Dāmas un kungi, ar šo burvīgo skatu, ko jūs šobrīd redzat, mēs sākam mūsu tiešraidi no Daugavpils, kur šodien Polijas pirmā Speedway līga un viena no sezonas labākajām sacīkstēm, kurā tiksies Daugavpils Lokomotīve un Grudzionskas GTŽ. Mēs šodien ceram tikai un vienīgi, kā alaši tikai uz uzvaru, bet arī poļi ir atbraukuši ar savu filmētāju līdzi, ne jau tāpat vien. Mēs ceram, ka mēs uzvarēsim, Grudzionskas cer uz to pašu. Nu, bet, protams, mēs ne tikai ceram, bet mēs ticam un zinām, ka Daugavpils Lokomotīva ir super mega spēks, kurš var uzvarēt jebkuru komandu vismaz savā trekā pilnīgi noteikti. Jā, diemžēl šī sezona pagaidām mums nav izvērtusies tik veiksmīgi, kā varbūt daudzi gribētu, bet par to visu translācijas gaitā. Nu, ko? Tad Grudzionskas GTŽ, lai mazliet, kā sakam, introducing uztaisīju šai komandai, tātad nelielam ievadam uzreiz jāpasaka, ka šajā komandā ir divi Grand Prix seriāla pamatsastāv dalībnieka braucēji Hans Andersens, viens no labākajiem dāņu speedwayistiem un viens no labākajiem zviedriem Peters Ljungs, kuram gan nebija diezko sekmīgas Zviedrijas atklātās meistru sacīkstes, kur viņš netika pat labāko sešiniekā. Ja nemaldos, viņš palika tur 8. vietā, bet tas nemaina to, ka viņš ir Grand Prix seriāla braucējs un starp citu vakar notikušajā Grand Prix posmā Dānijā. Viņš ieguva 8 punktus, ar ko parasti pietiek tikšanai pusfinālā, bet Dānijas posms bija tik blīvs, ka ar 8 punktiem šoreiz nepietika un galu galā Ljungs samierinājās ar 10. vietu. Jūs redzat pilnās trībīnes Daugavpilī, kā parasti mēs mīlam speedwayu, brauciet arī jūs, pie tam tagad mums ir pilsētas svētki, Daugavpils pilsētas svētki, 737 gadi Daugavpilī, un viens no svētku noslēguma galvenajiem pasākumiem ir speedways. Un, protams, arī pēc speedwaya 8 vakarā arī snukera paraugmačs starp divām pasaules mēroga zvaigznēm Joe Perijs un Marks Viljams. Bet par to nav mūsu stāsts. Šoreiz mūsu stāsts tikai par Lokomotīvi. Un tā tagad notiks sastāvu iepazīstināšana ar abām komandām. Šobrīd mūs iepazīstina ar poļu komentētu ar pirmo numuru Norberts Koščuks. Ar otro numuru viens no Daugavpils mīluļiem, Ukrainas speedways Andrejs Karpovs, tiešām diezgan skaļā plots viņam šobrīd skan. Ar trešo numuru ir Grudzionskas GTŽ līderis Devijs Vots. 4. numuriņš ir Dānim jau pieminētajam Dānim Hansam Andersenam. Viņam Grand Prix vakardienas posms nebija veiksmīgs, tikai 4 punkti un 14. vieta. Bet toties Petram Ljungam, kur jūs šobrīd redzēt savos ekrānos, viss bija ok. 6. numurs tātad Mateušam Ruineram, vienam no poļu junioriem. Un 7. numurs Lukašam Cilam. Bet nu tagad Māris Sēs, mūsu vietējais izklaidētājs, publikas mīlis, iepazīstinās ar Lokomotīvas komandu. Pagaidām gan viņš ņemās ar mūsu speedway meitenēm. Lūk, Miss Speedways pa vidu ir, pa kreisi ir Vice-Miss Speedways un pa labi Miss Simpātija. Pirms sezonas sākuma notika šis te lielais Miss Speedways konkurss, un starp citu vienā no starplaikiem mēs parādīsim vienu no fotosesijas video sižetiem, kuru mēs uzņēmu, ja nemaldos, vēl ļoti sen jau martā, un lielākie speedway cienītāji noteikti šo video sižetu jau redzējuši, bet es domāju, skaistas dāmas nevienam nekad nav traucējušas, un mēs varēsim pastīties vēlreiz uz mūsu dāmām, bet šobrīd iepazīstinām ar Daugavpils Lokomotīvas sastāvu, un jāsaka, šeit mums ir vairāk nevis pārsteigumi varbūt, bet precīzāk neierastas sejas. Jā, ar 9. numuru viss kā vajag Mikāls Maks, mūsu zviedru leģionārs un viens no publikas mīluļiem. Tad ar sarkano cepurīti ir Mikāls Maks. Ar 10. numuru mums būs jauns ekipējums, skatos, ir mūsu Žeņam Karavātskim, viņam 10. numurs. Ar 11. numuru turpat Balakam Korovotskim ir vietējais superzvaigznes status savulaik ieguvušais braucējs Kjaspodžiks, 2005. gada Eiropas junioru vicečempions. Kjaspodžiks tātad 11. numurs. Ar numuru 12 daudzu mīlis un kā daudz uzskata līdz galam savu potenciālu tā arī nepiepildījušais Vjačeslavs Ģirūckis. Numur 13 mums būs Romāns Pavažnīs, arī viņam sarkana cepurīte ar nelielu baltu svītriņu. Tā 13. Romānam Pavažņam jeb Ropai, kā viņu sauc šeit vietējie fani.
Numur 14 mums būs viens no jaunajiem mūsu speedwayistiem un cerams, ka topošā komandas zvaigzne Ivans Plišakovs. Vakar viņš piedalījās Starsitu lielajā pilsētas svētku gājienā, kurā piedalījās tikai sportisti, pāri 1000 cilvēkiem, sākot no bērniem līdz pat veterāniem gājušajā svētku sporta gājienā. Bet numur 15 Andžejs Ļebedevs, Eiropas junioru čempionāta finālists. Vakar viņš startē Ukrainas pilsētā Červonogradā un tur nostartē veiksmīgi, iegūstot 4. vietu ar 11 punktiem, un tas bija pilnīgi pietiekami, lai kvalificētos lielajiem finālam, kurš, starp citu, Andžejs varētu būt viens no galvenajiem favorītiem arī uz godalgotajām vietām. Nu, Latvijai medaļas šāda līmeņa turnīros nav bijušas jau 2 gadus, kopš 2010. gada, kad Maksims Bogdanovs pasaules junioru čempionātā ieņemta 3. vietu. Bet nu neliela pauzīte būs, kamēr speedwaysti sagatavosies pirmajam braucienam, Poļi jau dodas uz boksiem, daugavpilieši vēl fotografējas, nu, protams, kā gan bez tā. Ну что, мы в ожидании этой встречи. Эта встреча очень важна. Tā Grudzionskas GTŽ komandai, kurai daudzi prognozē diezgan viegli iekļūšanu ekstralīgā šo sezonu. Tad 10 labāko komandu saimē. Un bija paredzēts, ka šī komanda cīnīsies ar Gņeznau starta par pirmo pozīciju. Pārējām komandām neatliekot nekādas cerības uz šo vietu. Bet dzīvē viss ir savādāk, kā dziedas kādā slavenā dziesmā. Un patiešām tā arī ir bijis. Grudzionskas speedwayisti šobrīd turnīra tabulā ieņem tikai 5. vietu un atrodas pat aiz Daugavpils Lokomotīvu. Šeit gan jāsaka, ka Lokomotīva reizudīs 6 sacīkstes, un tāds 6 punkti, 3 uzvaras mājās, 3 zaudējumi viesos, un tas šobrīd dod 4. pozīciju. Mūsu šīs dienas viesiem Grudzionskas GTŽ 5 sacīkstes, 2 uzvaras, 1 neizšķirts un 2 zaudējumi, un 5. pozīcija 6 komandu konkurencē. Sezona turpinās labākās 4 komandas, respektīvi, kad noslēgsies 2 apļu turnīri, šīs 7. sacīkstes Daugavpils Lokomotīvai kopā būs 10. Tātad labākās 4 komandas aizdīs vēl 2 apļu turnīru savā starpā, bet pārējām 2 sezona būs galā. Daugavpilī visi cer, ka mums sezona nebeigsies pēc šīm 10 sacīkstēm, un, lai tā patiešām notiktu, mums šodien obligāti ir jāuzvar. Tikai un vienīgi uzvaru mums ir nepieciešami, bet tam pēc iespējas ar lielāku punktu pārsvaru, jo es domāju, ka speedway cienītāji jau zina, Polijas pirmajā speedway līgā tiek piešķirts bonus punkts par uzvaru 2 sacīkšu summā. Pēc nedēļas abas šīs vienības tiksies savā starpā Grudzionsā. Tur mums ies ļoti grūti, tādēļ jāieliek pamati, kā saka, labai mājai galvenais ir pamati arī mums. Labai sezonai ir jāieliek pamati jau šeit, tepat mājās. Apmēram 6000 skatītāju priekšā pret Grudzionskas GTŽ, un tiešām tribīna šodien Daugavpilī, kā parasti ir praktiski pārpildīts, ir arī poļu ultras atbraukušas. Kā jau teicu, arī sākumā Grudzionskas GTŽ ar diezgan iespējīgu brigādi ir atbraukusi, ir gan komentētājs, viņam gan savs filmētājs un arī fotogrāfs. Tā ka Polijā speedways tiek mīlēts, Grudzionsā jaunu it īpaši. Tad runājot par viesu sastāvu. Nu, uzreiz jāsaka, ka, protams, gan Peters Ļuns, gan Hans Andersens abi ir Grand Prix braucēji, bet komandas līderu lomu nav uzņēmies neviens no viņiem, bet gan Davijs Ots. Šis te braucējs ir, starp citu, labākais visā līgā. Visā Polijas pirmajā speedway līgā viņam ir labākā vidējā punktu summa. 2,304 punkti ir viņa vidējā punktu summa, un tas ir labākais rezultāts visā līgā. Peters Ļuns arī ir viens no labākajiem. Viņš ir 4. vietā. Tālāk iet Polis Norberts Koščuks. Viņš ir 12. pozīcijā. Ukrainas Karpovs šo sezonu nav braucis tā kā daudz no viņa gaidiem, un viņš šobrīd atrodas tikai 17. vietā, bet lielākā vilšanās, protams, ir jau pieminētais Hans Andersens. Nu, galīgi viņam neiet poļu trekos, un viņš šajā lielajā tabulā ir 26. vietā, vienu vietu aiz mūsu paša Andžeja Ļebedeva. Nu, pārējā poļu komandas braucē netū nav tik spēcīgi, arī juniori, gan Ruiners, gan Cirans atvainojos, ir ļoti vāji, godīgi sakot, un mūsu juniors Andžejs Ļebedevs pilnīgi noteikti ir labāks. Redzēsim, vai Ivans Plišakovs arī spēs izcīnīt kādu punktu. Pirmajā braucienā tātad junioru brauciens ir mūsu uzmanības centrā. Ļebedevs Plišakovs pret Ruineru Ciranu.
tātad pirmais brauciens, iepazīstināšu jūs ar visiem braucējiem ar dzelteno ķiveres pilnā cēliņā. Tātad Mateuš Ruiners gatažē. Uz otrā cēliņa mūsu lielākā nākotnes spīdošā zvaigzne Andžejs Ļebedevs ar zilo ķiveri. Šobrīd jūs savos ekrānos redzat Lukašu Cīrenu. Viņš uz ceturtā cēliņa ar balto ķiveri. Ne, viņš uz trešā atvainojas ar balto ķiveri, un uz ceturtā mums būs Vaņa Plišakovs, ja vienkārši Ivans Plišakovs, un viņam sarkanā ķiveri. Tad par uzvaru braucienā 3 punktu, otrā vieta 2, trešā 1, ceturtā saņem neko, atskaitot Baranku. Un tā uzvar tā komanda, kuras braucēji ievākuši vairāk punktu, un mēs gatavojamies pirmā brauciena startam. Ļebedevs ar Plišakovu pret Ruineru un Cīrenu. Aiziet Andžejs, lieliski paņem startā Andžejs Ļebedevs un arī Vaļa Plišakovs pa iekšmalu varētu pakalties uz otro vietu. Nē, diemžēl viņu pa iekšmalu apsteidz viens no poļiem, tas bija Cīrens. Un Plišakovs pagaidām ar pēdējais. Andžejs Ļebedevs atrodas pārliecinošā vadībā, un es domāju, Andžejam, ja nebūs problēma ar tehniku, viņš uzvarēs šajā braucienā. Bet poļi pagaidām ieņem otro un trešo pozīciju. Tas ir slikti, varbūt tagad Plišakovs uzdevis ātrumu, viņš uzņem, bet diemžēl šajā virāžā vēl neizdodas tik garām. Bet ja Vaņa tā turpinās, tad viss vēl var būt. Aiziet Plišakovs. Tuvojas viņš klāt Ruineram, ķer viņš rokā Ruineru, un vēl ir visas iespējas patiešām arī viņu apdzīt. Nu, Mateuš Ruiners var Plišakovs iet garā, Ruiners uzkrīt ar robežu, tomēr nenokrīt, un Vaņa Plišakovs pakāpjas trešo vietu, priekšpēdējais aplis. Startē priekšpēdējais aplis, Plišakovs pakāpjas uz trešo pozīciju, un tas ir labs sākums. Ļebedevs, Cīrens, Plišakovs, Ruiners un Plišakovs nāk klāt arī Ruineram, atvainojos Cīrenam. Un finiša taisnē varbūt izdosies Vaļa pa iekšmalu tik garām. Plišakovs iet klāt, bet diemžēl nepietiks viņam jaudas. Un šajā braucienā uzvara Andžejam Ļebedevam, otrais Lukašs Cīrens un trešais Ivans Plišakovs. Braucienā 4-2 un arī summā Lokomotīvi izvirzās vadībā ar 4-2. Bravo Andžejam Ļebedevam, bez variantiem viņš uzvarēja abus poļu pretiniekus. Un tas ir labs sākums. +2 pēc pirmā brauciena, un junioru braucienā esam izmantojuši to, ka mūsu juniori patiešām ir labāk. Kaut gan jāsaka, ja Plišakovs turpinās tā braukt, tad vairāk punktus viņš šodien negūs. Nu, cerēsim, protams, uz labāko, bet jābūt arī realistiem. Vaņam ir jāpieliek. Otrais brauciens sastāvs ziņā ļoti interesants, un pirms es ķeros klāt pie sastāva paziņošanas, varbūt nedaudz vairāk par Lokomotīvu sastāvu, ka šodien piedzīvojas lielas pārmaiņas. Nav mums Keneta Hansena, Dāņa, vienas no sezonas lielākās vilšanās. Viņi droši tā var saukt. Kenets Hansens nobrauc tikai vienas labas sacīkstes pa visu sezonu līdz šim. Tas bija pašas pirmās šeit mājās pret Gņezdno Start. Pēc tā viņš ir brauc ļoti slikti, un paldies Dievam, ka viņa šodien nav pat pieteikumā. Viņa vietā pieteikts Vjačeslavs Giruckis, vietējais speedways. Savulaik ļoti daudz sološs juniors, piedalījies arī Eiropas čempionāta finālā junioru, bet, pagaidām nav izdevusies viņam karjeru, reti viņš tiek pie braukšanas. Un vēl viena izmaiņa mūsu komandā Vadima Tarasenko vietā, šī Krieva leģionāra jaunā speedwaysta vietā Jevģeņijs Karavāckis. Diemžēl Tarasenko sacīkstes Krievijā guva diezgan smagu savainojumu un kādu laiku nevarēs startēt, un šī iemesla dēļ viņa vietā šodien startē Jevģeņijs Karavāckis. Un tieši Karavāckis būs uz starta arī otrajā braucienā. Viņam trešais cēliņš, bet par visu pēc kārtas. Mikaels Maks, sarkanā ķivere, pirmais cēliņš. Norberts Koščuks, polis ar dzelteno ķiveri uz otrā cēliņa. Uz trešā Jevģeņijs Karavāckis ar zilo ķiveri. Un uz ceturtā lepni piebrauc šobrīd klāt Andrejs Karpovs. Un viņam tātad baltā ķivere. Bet tagad vēl gatavojamies tātad otrajam braucienam. Nelielas problēmas ar Andreju Karpovu, bet viņš to būs uz starta un pēc pāris sekundēm arī tiks dots starts. Godīgi sakot, šajā braucienā mums klāsies ļoti grūti. Galvenās cerības uz Mikaelu Maksu, ja Karavāckis tiks vismaz pie punkta, tas jau būs sasniegums. Bet nepārprotams favorīts ir Karpovs, Koščuks un arī Maks. Ceram uz Mikaelu Maksu no pirmā cēliņa. Un aiziet otrā brauciena starts un mēs gaidām. Maks lieliski paņem startu, Maks, diemžēl Karavāckis nenotur savu mocīti kā vajag, bet varbūt tagad pa iekšmalu izdosies viņam tik garā Karpovu. Karavāckis pagaidām ir trešais un iet klāt arī Koščukam, bet lielisks starts Mikaelam Maksam bez variantiem, viņš pagaidām pirmais. Un ko dara Ženja Karavāckis, viņš mēģina pārbaudīt uz otru pozīciju un gandrīz arī to izdara. Bravo Ženjam, aiziet Karavājam.
Diemžēl nedaudz sanēsā Karavatska mocītu un iet garām Karpovs. Nē, Karavatskis noturās. Ļoti labi, Ženja, turies. Tev nevajag to otro vietu noturu, vismaz trešo, lai mēs uzvarētu šajā braucienā. Maks, Koščuks, Karavatskis, Karpovs neiet mocis, tas ir acīm redzams, un es domāju, ka pēc šī brauciena viņš veiks kaut kādas korekcijas, jo šādi braucot viņam nebūs varianti turpinājumā, bet Karavatskis, bravo, Ženjam, bravo! Startē priekšpēdējais aplis, ja pēdējais. Maks turās, Koščuks nāk klāt, bet es domāju, Mikēla, mēs varam uzticēties Vietras noturēs, gan Norberts Koščuks domā citādāk. Nu ko aiziet, Mikēls, Maks, finiša taisnē, Maks izcīna uzvaru Daugavpils Lokomotīvai. Otrais Koščuks, Karavatskis trešais un Karpovs ceturtais. Jā, Karpovs šajā braucienā nebija cīnītājs, bet bravo Karavatskim pēc ļoti neveiksmīga starta. Viņš tomēr tikko uz trešo pozīciju, bet, protams, lielākie aplausi mūsu zviedram un vienam no, jāsaka, jau publikas mīluļiem Mikēlam Maksam. Šis zviedris mums nodrošina uzvaru ar rezultātu 4-2 arī šajā braucienā un summā jau 8-4. Tātad mums plus 4 punkti. Ļoti labi sākums jāsaka Lokomotīvai, ja pirmajā braucienā tas, ka mēs uzvarēsim, nebija liels pārsteigums, kaut gan, protams, tur viss ir atkarīgs no Plišakova, ja viņš labi brauc, tad viss ir kārtībā. Tad otrajā braucienā uzvarēt 4-2 pat ir nedaudz negaidīta. Vairāk bija likmi uz to, ka rezultāts būs 3-3. Tagad redzam poļu ultru atvesto karogu, tiešām poļi. Nu, lielākajām, stiprākajām komandām poļiem tātad ir līdzi arī fani parasti, un arī šī reize nav izņēmums. Bet mēs gatavojamies trešajam braucienam, un sastāvziņā ļoti daudz sološs. Daugavpils Lokomotīvai vietējais līderis, labākais no Latvijas spīdvejs Temķjās Podžuks. Un arī Vjačeslavs Girutskim, kuram tāda tiek dota lielā iespēja. Ja viņš visu izdarīs kā vajag, tad Kenetu Hansenu mēs Lokomotīvai, es domāju, vairs neredzēsim, bet toties redzēsim Slavu Girutski. Pretiniekos mums Deivis Valts, pretinieku komandas līderis, visas Polijas pirmās spīdveja līgas labākais braucējs un arī Hans Andersens Grand Prix seriāla braucējs. Ļoti zvaigžņots sastāvs. Jāsaka, šeit līdzīga situācija kā iepriekšējā braucienā. Ja Girutskis tiks vismaz pie punkta pret Vātu un Andersenu, tas būs liels pārsteigums. Pie tam vēl no 4. celiņa. Tātad uz 1. celiņa dzeltenā ķivera Deivis Valts, uz 2. celiņa ar sarkano ķivera Kijas Podžuks, uz 3. celiņa ar balto ķivera Hans Andersens un uz 4. Vjačeslavs Girutskis ar zilo ķiveri. Gaidām 3. brauciena startu. Redzam tāds Vjačeslavs Girutski tūplēnā, no viņam daudz kas būs atkarīgs. Es ticu tam, ka Podžuks no netā otrā celiņa spēs pacīnīties par uzvaru un ļoti ceru, ka Girutskis spēs pacīnīties vismaz par 3. pozīciju. Bet konkurence ļoti sīksta. Vats, Podžuks, Andersens, Girutskis aiziet 3. brauciena starts un mēs esam gatavībā! Par ātri izkustējās Podžuks un tādēļ viņš arī noguļ startu. Un, diemžēl, tas liecina par to, ka mums šajā braucienā klasēs ļoti grūti. Tagad, kad Podžuks uzņem ātrumu, bet tik garām Andersenam būs gaužām grūti. Podžuks nav tas labākais apdzinējs trekā. Pat aizto brauco, bet varbūt tagad Podžuks. Nē. Netiek viņš galā ar Andersenu. Ļoti labi šajā situācijā Andersens viņu nobloķē. Un izskatās, ka cīņa ar to praktiski ir galā. Nedaudz patraucē Podžuks Girutskim, bet tur cīņa turpinās. Podžuks nevēlas atkāpties, varbūt tagad neizdosies pa iekšmalu, neizdosies. Vai izdodas Kjastam Podžukam? Kjas Podžuks pagājis uz 2. pozīciju, iespēja tam noticēt Podžuks apdzen Hansu Andersenu. Pusotras aplis vēl palicis. Un Podžuks nāk klāt arī 9 votam, aiziet Kjastas, Podžuks iet klāt arī 9 votam. Podžukam ar moci viss ir kārtībā, cik žēl, ka viņš nogulēja startu, varbūt tagad izdosies te garām arī Vatam. Aiziet Kjastas Podžuks pēdējā virāža, Kjas Podžuks vai Deivis Valts, Vats vai Podžuks, Podžuks iet garām un Kjas Podžuks izcīna uzvaru Daugavpils Lokomotīvai! Bravo! Un vēlreiz bravo! Kjastam Podžukam viņš atved Daugavpils Lokomotīvai 3 punktus un šajā braucienā neizšķirtu fantastiski.
kā man vairāk nav citu vārdu. Kjas Podžiks uzvar 3 punkti, Devijam Vatam 2 punkti, Hansam Andersenam 1, Girūtskim šoreiz pār 0. Dažajā braucienā 3-3, summā 11-7. Daugavpils Lokomotīvie +4 pēc 3 braucieniem. No šis ir, jāsaka, viens no neaizmirstākajiem braucieniem visā šajā sezonā, vismaz līdz šim. Nu, tad jā, trešais brauciens noslēdzies, viss ir kārtībā, 11-7 Daugavpils Lokomotīva atrodas vadībā, pagaidām neesam zaudējuši nevienā braucienā, un cerams, ka tas nenotiks arī 4. braucienā, nu, sastāva ziņā, nu, neizskatās, ka mēs tajā varētu zaudēt. Pirmo reizi uz streika redzēsim šodien Romānu Pavāžniju, viņam palīdzēs Andžejs Ļevidzevs, pretiniekiem Petrs Ļungs, tātad Grand Prix seriāla braucējs, un Lukašs Cirans, viens no pretinieku jaunajiem speedwayistiem. Nu, nekas dižens Cirana ar auto, mēs redzējām arī pirmajā junioru braucienā, kur Andžejs pārliecinoši viņu uzvarēja. Nu, šajā braucienā zaudēt mēs nedrīkstam, un tas būtu neloģiski, ja mēs arī tajā zaudētu. Nu, bet tātad par personāliem, kuras dosies trekā 4. braucienā. Andžejs Ļevidzevs ar zilo ķiveri uz pirmā celiņa. Petrs Ļungs ar dzeltenīgo ķiveri uz otrā celiņa. Tur gan par dzeltenu šo krāsu nosaukt ir grūti, bet, nu, pieņemsim, ka tā ir dzeltenā. Uz 3. celiņa Romāns Pavāžnijs ar sarkano ķiveri un Lukašs Cirans ar balto ķiveri uz 4. celiņu. Nu, šī brauciena favorīts ir Pavāžnijs, bet tikpat labi var uzvarēt arī Ļevidzevs. Nu, Ciranam, es domāju, variantu nav, bet Petrs Ļungs ir ļoti bīstams. Redzēsim, kā viņam klausies Daugavpils trekā. Tā nav pirmā reize, kad viņš šeit viesojas, bet cerams, ka šī reize nebūs tā sekmīgāk. Aiziet, Andžej, aiziet, Romān! Un nozog startu šeit, acīm redzami. Nozog starta Petrs Ļungs, bet iestas neaptur sacīkstes. Un galu galā visas pārsteidz Lukašs Cirans. Viņš ir 2. Ļevidzevs, 1. 2. Cirans, 3. Pavāžnijs. Nu, nē, tomēr tiek apturēts šis brauciens. Pilnīgi pareizi nozaga startu Ļungs, kaut gan es teiktu, ka mums tas nav pārāk izdevīgi, jo ļoti labi mēs bijām paņēmuši šo braucienu. Esmu droši, ka būtu bijusi dubulta uzvara Pavāžnijs. Tiktu garām Ciranam, man šaubu par to nav nemazāko. Bet tagad būs atkārtot starts. Nu, varēs braukt visi 4 speedways. Tas nebija pāragrs starts, tas bija nozagts starts, un tie ir atšķirība šajā situācijās. Līdz ar to atkal apmēram 2 minūtes laika pirms 4. brauciena. Neliela pauzīt pagaidām šeit rekā, kamēr speedwayisti sagatavosies atkārtotam startam. Nu, jāsaka, tiesnesis šodien galvenais tiesnesis strādā ļoti slikti. Un galvenā tiesneša vārds ir Andžejs Terleckis no Gdiņas, tad blakus Gdaņskai, blakus Sopotai atrodas Gdiņa. Tieši tur arī notiek Eiropas čempionāta spēles futbolā. Nu, ne jau pašā Gdiņā, bet gan Gdaņskā. Bet tā pagaidām sākums ir labs. Mūsu speedwayisti godam dara to, kas viņam ir jādara, par ko viņam maksā naudu. Un jāsaka, ne to mazāko naudu. Un pagaidām tiešām viss ir ok. Jācer, ka turpinājumā būs tāpat. Jā, skatītāji izsvēl pie galvenā tiesneša par to, ka Petrs Ļungs nav diskvalificēts.
Bet to nevajadzētu arī viņam būt diskvalificētam, vai tomēr viņš tiks diskvalificēts. Jā, Petrs Šļuks tomēr tiek diskvalificēts un viss kārtībā. Daugavpils Lokomotīve varēs startēt 2-1. Tātad Ļebeģos pirmais cēliņš zilā ķivera, Romāns Pavažnīs sarkanā ķivera trešais cēliņš un uz 4. cēliņa Lukašs Cirens ar balto. Nu, godīgi sakot, ja mēs neuzvarēsim ar 5-1, tad tas būs liels pārsteigums. Andžejs Ļebeģos, Romāns Pavažnīs, Lukašs Cirens 3 speedveisti, kuri dosies trekā. Nu, aiziet veči! Ir jāizcīna uzvara un jāieliek pamats pārliecinošai uzvarai. Vēl viena aizkavēšanās. Jā, nu galvenais tiesnesis šodien strādā patiešām švaki, aiztur viņš visu laiku startu un arī šajā situācijā ir līdzīgi. Nu, es ceru, ka Andžejs Terleckis vairs neaizkavē šīs dienas sacīkstes turpinājumā. Startiesnos Česlavs Pieškins tikko pārmēja vārdus ar Valēriju Šidlovski, vienu no Daugavpils Lokomotīvas īpašniekiem. Un tad neliela aizkavēšanās atkal startā, būs kādu laiciņu atkal jāpagaida. Un uz treka izbrauks viens no poļiem, jā, tātad maiņa diskvalificētā speedveista vietā var sūtīt citu. Un tūlīt mēs arī pateiksim, kurš tas ir par braucēju. Šobrīd īsti nevar redzēt. Nu, tātad tomēr 2 poļi pret 2 mūsējiem un skatāmies Andžejs Ļebeģos. Ruiners tātad ar devies startā poļiem, nu viņš nedaudz patraucē Romanam Pavažnī, tagad lieliski Andžejs Ļebeģos novlekē Cirenu un abi poļi juniori ēd Daugavpils Lokomotīvas smiltīs vismaz pagaidām. Un es ceru, ka tā arī būs turpinājumā. Ļebeģos, Pavažnīs, tālāk Cirens un Ruiners ir pēdējais. Vismaz pagaidās, Ruineram šis tikai otrais sacīks šo sezonu. Viņš kopumā par šo gadu ir aizvadījis tikai 3 braucienus, tā ka nepārsteidz, ka Ruiners jau otro braucienu pēc kārtas varētu palikt uz nulītes. Ļoti karš šodien Daugavpilī, tādēļ treks ir ļoti sauss un putekļi lidinās pa visu stadionu apkārtni, un es domāju, speedveistiem ar to redzamību ir diezgan pašvaki šobrīd, bet galvenais, ka Lokomotīvas braucē lepnā divvietulībā iesāk pēdējo apli, un būs mums uzvara ar 5-1, kas summā ļaus izvirzīties vadībā jau ar 8 punktiem, un tas ir ļoti labi, bet Romanam Pavažnim ir moča defekts, un diemžēl viņš nepaspēs finišēt 2. vietā, tiek garā viņam abi 2 poļi, un diemžēl dubult uzvaras vietā 3-3. Jā, diemžēl tik viegli braucienu, tik skaisti braucienu iztraucē tehniskais defekts. Nu, tas ir tehniskais sporta veids, ar tādām lietām jārēķinās, protams, tas ir īpaši sāpīgi pēdējā aplī. Romāns Pavažnīs braucot pārliecinošā 2. vietā, diemžēl ir spiests izstāties. Tātad 3-3 šajā braucienā Andžejam Ļebeģam tātad uzvara, bet poļi tiek pie neizšķirta un jāsaka, ka tas ievērojami sarežģīs mums turpmākās sacīkstes. Bet nu tagad tehniskais pārtraukums, kamēr uzkops treku, bet mēs spēsim atgūties pēc šādas te psiholoģiskās neveiksmes, nelielās psiholoģiskās traumas, kuru mums ir devis šis brauciens. Tagad paskatīsimies Miss Speedways meitenes materiāls, ko filmējam vēl martā. Daugavpilī Lokomotīvas stadionā norisinājās kārtējās speedways sacensības, kur Polijas pirmās līgas ietvaros Lokomotīva uzņēma viesus no Lodzes. Izbrukumā Lokomotīva zaudēja ar 24 punktu starpību, un, lai iegūtu bonus punktu, vajadzēja uzvarēt ar vismaz plus 25. Abas komandas cīnījās punkts punktā, un nekādu lielu pārsvaru Lokomotīvai tā arī neizdevās iegūt. Lieliski savu meistarību 4. braucienā pierādīja Romāns Pavažnīs. Pēc neveiksmīga starta, kad Ļebeģim noslēpa motors, likās, ka viesi izcīnīs dubultu uzvaru, bet ar to negribēja samierināties Pavažnīs.
kurš pārmalu apdzina abus divus Lodzes braucējus un izcīnīja tik vajadzīgos 3 punktus. Arī 8. braucienā vienā pārī brauca Ļebedjevs ar Pavažņiem. Tikai šoreiz Ļebedjevs parādīja visu savu meistarību un pat treka iekšmalu apdzina Lodzes braucēju, līdz ar to izcīnīdams otro dubultuzvaru savai komandai. Atbalstīt savu bijušo komandu šajās sacensībās bija ieradies viens no labākajiem Lokomotīvas braucējiem Grigorijs Laguta. Sākoties pēdējiem 2 braucieniem, Lokomotīvai bija 8 punktu pārsvars, un uzvarētāja liktenis izšķīrās tieši šajos braucienos. 14. braucienā Lokomotīva piedzīvoja īstu neveiksmi un piedzīvoja zaudējumu ar 1-5. Lodzes komanda atradās tikai vairs 4 punktu attālumā un varēja izraut arī neizšķirtu. 14. brauciens bija ļoti saspringts. Kritienu piedzīvoja Kildermans un pēc ārsta apskates varēja turpināt sacensības. Un tā tiek atkārtots 15. brauciens. Romāns Pavažņīs izvirzās vadībā un līdz brauciena beigām neatdod savu pozīciju. Lokomotīva svinēja lēmīgu uzvaru ar 48-42. Jums Lokomotīva asociēs ar vilcienu? Man? Nē. Jums Lokomotīva asociēs ar vilcienu? Man? Nē. Tas ir Speedways, un jūs gribat redzēt Speedway karstāko daļu? Tad sekojiet līdzi mūsu video sižetam. Atjoja sveši ļaudži suventeļi rūceņā. Esi skopu kalneļā I moša kolna galeņā. Tur redzēju cīmā ļaudis vēju ļauži sasārē. Vairs tikai 6 dienas atlikušas līdz jaunās Speedway sezonas sākumam. Ka vēlākie Speedway fani deg nepacietībā beidzot redzēt darbībā Daugavpils Lokomotīvas speedwaystus, kuri šobrīd atrodas treniņu nometnē Polijā. Jaunajai sezonai gatavojas ne tikai braucēji, bet arī Daugavpils meitenes, kuras jau vairākas nedēļas gatavojas konkursam Miss Speedways. Portāls Sportacentrs.com pārviesojās vienā no fotosesijām, kurā Daļļevā bija jāmēģina iesties un parādīt visu savu krāšņu, Speedway moča, lokomotīvu un dzelzceļnieku ekipējumu apskāvienos. Sīkāk par visu notiekošo pastāstīja konkursītais autors Māris. Fotocentra klausītājiem liels paldies par to, ka pagājušā sezonas garumā jūs bijāt ar mums ar Speedway. Vēl jau vairāk, ja runāt par to, kas notiek šodien šeit, Daugavpils vienmēr bija slavena ar to, ka mums И четвертое. Второй красная схема Яста Спожу. Итак, Костя, Давид, Карпов, Спожу. Будем надеяться, что это замена
esam atgriezušies pēc pārtraukuma un gaidām 5. braucienu. Un jāsaka, mums uzreiz ir māņa Vjačeslava Girutska vietā. Brauks Andžejs Ļebedzovs. Nu jā, Girutskim ļoti vārš pirmais brauciens bez variantiem palikšana pēdējā vietā. Toties Andžejs, kā saka Krievi, ir nav dari 2 trīnieki pēc kārtas un viss ir kārtībā. Tad 5. brauciena sastāvs Norberts Koščuks uz pirmā celiņā ar dzelteno ķiveri, uz otrā celiņā ar zilo ķiveri Andžejs Ļebedzovs, uz trešā celiņā ar balto ķiveri Andrejs Karpovs, uz ceturtā Kjās Podžuks ar sarkano. Pastīsimies, vai Andrejs Karpovs spēs kaut ko parādīt šīs dienas sacīkstēs, un vai Kjās Podžuks būs tikpat fantastisks, kā viņš bija tātad 3. braucienā, kur no 3. pozīcijas pēdējā virāžā izrāva pirmo pozīciju. Aiziet! Labi startē Speedwayisti gan vienas, gan otras komandas braucē, bet mēs ceram to, ka Andžejs spēs pārmalt kaut ko izdarīt. Viņš spēja Andžejs pakāpst uz otrā pozīciju, bet pirmais ir Koščuks. Andžejs pārmal iet garām Norberta Koščukam, šoreiz tas vēl neizdodas, bet vēl ir viss iespējas. Diemžēl Kjās Podžuks atrodas pēdējā pozīcijā vismaz šobrīd. Andrejs Karpovs 3. tad Vats, atvainojas Koščuks, Ļebedzovs, Karpovs, un tikai pēdējais ir Kjās Podžuks, bet Andžejs Ļebedzovs nāk klāt, un viņš ir gatavs satriekt poļu vienu no līderiem Koščuku, un Andžejs Ļebedzovs izvirzās vadībā, un izskatās, ka viņš arī šajā virāžā būs pirmais. Fantastiko, arī Kjās Podžuks iet garām, bet vai tiks garām Karpovam? Jā, Kjās Podžuks uz brīdi bija ticis garām Karpovam, nu šoreiz gamalēk šajā virāžā Kjās Podžuks tiks garām tieši tā, un lieliski, bravo, Daugavpils Lokomotīvai. Mēs esam vadījušie braucienā 4-2, bet vēl vienu brīdi iepriekš atradāmies zaudētāju lomās ar 2-4. Lielisks brauciens Lokomotīvai. Ļebedzovs 3 punkti un pirmā vieta. Otrais Norberts Koščuks 2 punkti. Kjāstam Podžukam 1. Andrejam Karpovam atkal vēl 1-0 šajā braucienā 4-2 un summā jau 18-12. Labi, ļoti labs brauciens, un Kjās Podžuks jau 2 braucienus pēc kārtas priecē ar saviem apdzīšanas manevriem. Protams, visi cieņā Andžejam Ļebedzovam, viņam 3 braucieni un visos braucienēs trīnieciņi, respektīvi maksimāli iespējamā atzīme, ko vien var dabūt. Un tagad būs 6. brauciens, tur mēs redzēsim Deiviju Vatu, Romānu Pavažņu, Hansu Andersenu un Ivanu Plešakovu. Nu, cerēsim, ka Vaņam izdosies šādā kompānijā nostartēt vismaz cienījami. Tātad, jā, Romāns Pavažņs, viņš būs uz pirmā celiņa. Tad viņš arī dos uz treka. Pagaidām es redzu tikai vienu braucienu, tas ir Deivijs Vats ar dzelteno ķiveri. Viņš būs uz otrā celiņa. Tagad dodas uz treka arī Ivans Plešakovs. Viņam būs zilā ķiveri, bet uz pirmā celiņa ar sarkano ķiveri būs Romāns Pavažņs. Uz otrā tad Deivijs Vats ar dzelteno. Uz trešā celiņa Ivans Plešakovs ar zilo, un uz ceturtā celiņa ar gaišo ķiverīti būs Hans Andersens. Nu, Andersenam pirmais piegājiens nebija veiksmīgs, trešā vieta 1 punkts un Deivijam Vatam 2 punkti, kaut gan visu braucienu viņš atradās pirmajā pozīcijā, taču finišā taisnē viņā steidza mūsu pašu Daugavpils Speedway audzēknis Kjās Podžuks. Mūsējā, nu kā braukšu mūsējā, no Romānam Pavažņam, es domāju, pirmo savu braucienu negribas atcerēties. Viņš brauc pārliecinošā otrajā vietā un tehniskais defektiņš viņam liedza finišēt. Un Plešakovam pagaidām ir bijis tikai 1 punkts. Nu, uz papīra pēc loģikas poļiem tagad būtu pārliecinoši jāuzvar, bet zinot Romānu Pavažņu, neko poļi nedabūs. 6. brauciens Pavažņs, Vats, Plešakovs, Andersens, Lokomotīva, Grudzions GTŽ pēc 5 braucieniem 18-12. Mūsu labā. Tad gaidām startu. Ļoti svarīgi paņemt startu, īpaši jau Plešakovam, lai viņš nobloķē Andersenu. Nē, Plešakovs paliek ārā no cīņas.
Un arī izskatās Romāns Pavāžnīs. Jā, Romāns Pavāžnīs ir tikai 3. bet viņš iet garām Andersenam un tiek garām Andersenam Romāns Pavāžnīs un izdodas pakāpties uz 2. pozīciju. Plišākos bez variantiem pagaidām ir 4. un tur viņš arī paliks. Par viņu mēs varam aizmirst, izskatās. 1. vācais viņam Pavāžnīs, 3. Andersens un Pavāžnīs mēģina tik garās, šoreiz neizdodas. Nu, varbūt šajā virāžā. Pavāžnīs, nē, nav pietiekama ātruma. Devis Vāts, tātad viss Polijas pirmā Speedway līgas labākais braucējs vismaz uz doto brīdi. Un izskatās, ka arī Daugavpilī viņš ir patiešām labs. Diezgan garlaicīgs brauciens, vismaz pagaidām tā izskatās. Apdzīšanas manevru visticamāk nebūs. Visi braucēji ir pamatīgi izretojušies un līdz ar to poļiem būs pirmā uzvara šīs dienas sacīkstēs un tas notiks 6. braucienā. Un viņi tiks nedaudz, bet tomēr klāt. Vāts finišē 1. pozīcijā, aiz viņa Romāns Pavāžnīs, 3. Hans Andersens un 4. Ivans Plišakovs. Nu, jāsaka, ja Hans Andersens ir Grand Prix seriāla braucējs, tad no viņa tiek gaidīts vairāk, paši to saprotat. 2-4 šajā braucienā un summa 20-16. Nedaudz tiek klāt poļi un vēl gan 4 punktu pārsvars mums ir, bet izskatās, ka varam aizmest par to, ka mēs varētu uz izbraukumu sacīkstēm doties ar lielu handikapu. Labi brauc poļi, neko piebilst, un jāsaka arī mūsēja neteiktu, ka pagaidām būtu uzdevumu augstumos. Nu ko, 7. brauciens, pēc kura kārtījā treka uzkopšana un neliela tehniskā pauzīte. Sastāvziņā ļoti spēcīgs, un izskatās, ka arī maiņu nav, jo Ženja Karavatskis arī dodas uz starta, līdz ar to braucienā šajā piedalīsies Peters Ļungs, Mikls Maks, tā 2 zviedri, katrs savā nometnē, un neviens no viņiem nav zviedru komandā. Nu, protams, Polijas pirmā Speedway līga zviedru komanda nav. Ir tikai Latvijas klubs, savulaik bija arī Miškots Speedways, tikuši līdz Polijas pirmā Speedway līgai, nu, bet labāk viņi tur nebūtu bijuši, jo bezcerīgi viņi tur startēja. Tātad pirmais cēliņš Peters Ļungs un viņam dzeltenā ķivere, 2. cēliņš Mikls Maks ar sarkano ķiveri, uz 3. cēliņa būs Jevģeņijs Karavatskis, atvainojos uz 1. cēliņa, nu jā, viss pareizi, Ļungs, Maks, Mateuš Ruiners uz 3. cēliņa ar balto ķiveri un tagad dodas uz starta arī Jevģeņijs Karavatskis un viņam būs zilā ķivere. Nu, grūti būs mūsējiem. Karavatska uzdevums ir uzvarēt Ruineru, un Maks cīnīsies ar Peteru Ļungu. Viss ir iespējams. Un, ja Karavatskis tiks galā ar savu uzdevumu un nepaliks pēdējā šajā braucienā, tad visticamāk, ka es tomēr tā domāju, ka mūsē šajā braucienā varētu atgūt iepriekšējā zaudēto. Cerēsim, ka tā patiešām arī būs Ļungs pret Maksu un Karavatskis pret Mateušu Ruineru. Gaidām tādu 7. braucienu startu. Pēc šī brauciena var teikt, ka mēs gandrīz jau esam sasnieguši ekvatoru. Un aiziet, labi startē Karavatskis un Ruiners tiks izslēgts no cīņas, tā izskatās. Un tagad Mikls Maks pa iekšpēl tiks garām Ļungam. Viņš tiek garām Ļungam un Karavatskis ir pārliecinošā 3. pozīcijā. Pagaidām viss kārtībā, bet Ļungs nāk klāt un izskatās, ka viņš apdzīs Miklu Maksu, diemžēl. Jā, diemžēl Peters Ļungs izvirzās vadībā, Maks 2, Karavatskis 3, Ruiners 4. Nu ko, Mikēlam ir jāatgūstas un jāatriebjas Peteram Ļungam. Bet izskatās, ka Ļungs ir ļoti ātrs salīdzinājumā ar pirmo piegājienu, kad viņš devās trekā. Nu, tad viņš necik daudz nenobrauca, jo tika diskvalificēts par pāragru startu. Nu, atkal ļoti vienmaļš brauciens. Nu, Ļungs tika garām Maksam un izskatās, ka šī nav Mikēla Maksa diena. Neiet viņam mocis, pat Karavatskis tur pārmelo trako un mēģina tik garām Maksam. Galvenais ir nekrist šajā situācijā, bet Ženjam ir liela vēlme sevi pierādīt un viņš uzskata, ka viņš var tik garām arī Ļungam. Un Maksam viņš netiks garām un arī nevajag. Nu, galvenais, lai mūsē savā starpā tagad sadalīta pozīcijas. Jā, Karavatskis finišēs 2, bet no tā lielas atšķirības kopējā rezultātā mums nebūs. Peters Ļungs izcīna pārliecinošu uzvaru.
2. Jevģeņijs Karavatskis, 3. Mikēls Maks un Mateuš Roiners bez variantiem. Finišē pēdējais Jānu Roineru mēs varam norakstīt droši no šīs dienas sacīkstēm. Es domāju, vairs uz trekā mēs viņu neredzēsim. Savus 3% viņš ir nobraucis. Un nedomāju, ka mēs vēl kaut ko no viņa redzēsim. Tad šajā braucienā 3-3, summā 23-19 un tagad tehniskais pārtraukumiņš, kurā jūs beidzot redzēsiet no sākuma līdz galam Miss Speedways video. Uzmanību ekrānī. Jums Lokomotīva asociēs ar vilcienu? Man? Nē. Tas ir Speedways. Un jūs gribat redzēt Speedway karstāko daļu? Tad sekojiet līdzi mūsu video sižetam. Atjojas sveši ļaudis, rūpentēji rūceņā. Esi skopu kaņeņā, īpošā kolna galeņā. Tur redzēju cīmā ļaudis, vēju ļauži sasārē. Vairs tikai 6 dienas atlikušas līdz jaunās Speedway sezonas sākumam. Ko vēlākie Speedway fani deg nepacietībā beidzot redzēt darbībā Daugavpils Lokomotīvas speedwaystus, kuri šobrīd atrodas treniņu nometnē Polijā. Jaunajā sezonā gatavojas ne tikai braucēji, bet arī Daugavpils meitenes, kuras jau vairākas nedēļas gatavojas konkursam Miss Speedways. Portāls sportacentrs.com pārviesojās vienā no fotosesijām, kurā daļļavām ir jāmēģina iesties un parādīt visu savu krāšanu Speedway moča, lokomotīvu un dzelzceļnieku ekipējumu apskāvienos. Sīkāk par visu notiekošo pastāstīja konkursītais autors Māris. Fotocentra klausītājiem liels paldies par to, ka pagājušā sezonas garumā jūs bijāt ar mums ar Speedway. Vēl jau vairāk, ja runāt par to, kas notiek šodien šeit, Daugavpils vienmēr bija slavena ar to, ka mums bija lokomotīva rūpnīca, mums ir Speedway komanda lokomotīva un ir daudz skaistu sieviešu, vai ne? Un tāpēc šodien mēs no tā visa mēģinam izveidot tādu molotova kokteili, var teikt, 3 vienā, un es domāju, eksplozijas gadījumā tas visus pārņems ar savu radošumu un varbūt ar neprognozējumām sekām, pieņemsim, ka tā. Nu, viss iet, jūs paši redzat, lokomotīvas stāv, meitenes strādā, gatavojamies faktiski konkursam Miss Speedway 2012. Starp citu, tas būs sestdien un Speedways būs svētdien. Tāda līdz šim nav bijis, ka Speedwayā mēs varam, teiksim, Speedwayam atdoties 2 dienu garumā. Tas ir ļoti būtiski. Viss sākas sestdien un beidzas svētdien. Svētdien gonka, sestdien mums ir komandas prezentācija un konkurss. Līdz konkursa finālam izdevies tikt 6 meitenēm – Annei, Dianai, Kacei, Nascei, Violetei un Annei. Lielajā finālā viņām būs ne tikai labi jāizskatās, bet arī jāspēj nodemonstrēt savu prasmi dažādos citos elementos. Tajā skaitā arī deju uzvedumā. Jauno sezonu Lokomotīvas Speedways iesāks 9. aprīļa izbraukumā, bet 14. šī paša mēneša datumā visi komandas atbalstītāji tiek gaidīti uz prezentācijas pasākumu, kā arī Miss Speedways konkursu uzvarētāju noskaidrošanu. Māris vēlēs izteikt īpašu pateicību visiem Speedway un konkursa atbalstītājiem. Atbalstītājiem paldies televīzijai.com. Bez šaubām Speedway komandai Lokomotīva Daugavpils doma arī vienmēr ir faktiski ar mums, un tāpēc šie radošie procesi arī var notikt. Un LDZ rītošā sastāva servis. Kā jūs redzat, šo telpu viņi ir piedāvājuši mums, un visas lokomotīvas šeit ir sadzītas arī par godu mums. Paldies viņiem! Gaidām 14. datumā konkursā Miss Speedway, 19.00, Ķīmiju kultūras pilī un svētdien, cikos mums ir gon? 4. Māris ir pateicis visu. Man vairs nav ko piebilst. Drīzumā gaidiet meiteni fotosesijas labākos attēlus, bet mēs jūs gaidām Speedwayā. Nauris Mačkevičs, Andris Circenis, sportacentrs.com. Daugavpilī Lokomotīvas stadionā norisinājās kārtējās Speedway sacensības, kur Polijas pirmās līgas ietvaros Lokomotīva uzņēma viesus no Lodzes. Izbrukumā Lokomotīva zaudēja ar 24 punktu starpību, un, lai iegūtu bonus punktu, vajadzēja uzvarēt ar vismaz plus 25. Abas komandas cīnījās punkts punktā, un nekādu lielu pārsvaru Lokomotīvai tā arī neizdevās iegūt. Lieliski savu meistarību 4. braucienā pierādīja Romāns Pavažnīs. Pēc neveiksmīga starta
kad Ļebedevam noslēpa motors, likās, ka viesi izcīnīs dubultu uzvaru, bet ar to negribēja samierināties Pavažnijs, kurš pa ārmalu apdzina abus divus Lodzes braucējus un izcīnīja tik vajadzīgos 3 punktus. Arī 8. braucienā vienā pārī brauca Ļebedevs ar Pavažniju, tikai šoreiz Ļebedevs parādīja visu savu meistarību un pat treka iekšmalu apdzina Lodzes braucēju, līdz ar to izcīnīdams otro dubultu uzvaru savai komandai. Atbalstīt savu bijušo komandu šajās sacensībās bija ieradies viens no labākajiem Lokomotīvas braucējiem Grigorijs Laguta. Sākoties pēdējiem 2 braucieniem, Lokomotīvai bija 8 punktu pārsvars, un uzvarētāja liktenis izšķīrās tieši šajos braucienos. 14. braucienā Lokomotīva piedzīvoja īstu neveiksmi un piedzīvoja zaudējumu ar 1-5. Lodzes komanda atradās tikai vairs 4 punktu attālumā un varēja izraut arī neizšķirtu. 14. brauciens bija ļoti saspringts. Kritienu piedzīvoja Kildermans un pēc ārsta apskates varēja turpināt sacensības. Un tā tiek atkārtots 15. brauciens. Romāns Pavažnijs izvirzās vadībā un līdz brauciena beigām neatdod savu pozīciju. Lokomotīva svinēja lēmīgu uzvaru ar 48-42. Esam atgriezušies Daugavpils Speedway traka Lokomotīvā un arī mūsu vismīlētākā komanda Latvijā Daugavpils Lokomotīva ir gatava 8. braucienam pret Grudzionskas GTŽ. Polijas pirmā Speedway līga kārtējās sacīkstes. Ja mūsu neuzvar, varam atvadīties no sapņa par labāko 4. 8. braucienu sastāvu ziņā varētu būt viens no zvaigžņotākajiem šodien. Uz pirmā cēliņa ar balto ķiveru būs Andrejs Karpovs. Viņš šodien bijis apaļa 0 abos braucienos. Uz otrā cēliņa ar sarkano ķiveru Romāns Pavažnijs, uz trešā cēliņa ar dzelteno ķiveru Norburs Koščuks un ar zilo ķiveru uz ceturtā cēliņa Andžejs Ļebedevs. Nu, Jāņģiks arī šoreiz uzvarēs, viņam jau 3 trīnieki ir, tā 3 uzvaras. Tā būs vienkārši fantastika no ceturtā cēliņa uzvarēt šādā zvaigžņotā braucienā. Tas būtu kaut kas wow. Eiropas junioru čempionāta finālā tad kvalificējās Jāņģiks vakar Ukrainā. Tā kā viņš tikai atbrauc no Ukrainas un uzreiz ir gatavs startēt un paskatāmies, kā viņš startē. Andžejs startē vienkārši burvīgi. Romāns Pavažnijs izvirzās vadībā, jānotur, viss ir kārtībā, Andžejs Ļebedevs, diemžēl pagaidām ir 4. Un skatos, kā Romānam Pavažnijam uzbruk abi poļi, gan Koščuks, gan arī Karpovs ir gatavi viņu vienkārši apēst, bet Andžejs Ļebedevs no muguras uzbruk un viņš tiek garām Andrejam Karpovam. Lieliski, Andžej, nesvalda viņš īsti moci, bet tomēr saglabā 3. vietu un mēģina tik garām arī Koščukam. Nu, aiziet, Andžik, aiziet, šajā virāžā pārmala mēģina Andžejs, nebūs, šajā virāžā vēl nebūs. Varbūt šajā, arī šajā Andžejs nepaņem to labāko trajektoriju, kaut gan ātrumu viņš uzņem labu, bet kāds ātrums ir Koščukam, nepārāk labi brauc Romāns Pavažnijs, bet vienalga pirmā pozīcija tiek saglabāta un pēdējais aplis startē Pavažnijs, Koščuks, tālāk Ļebedevs un tālāk palicis ir Andrejs Karpovs. Arī šajā virāžā Andžejam neizdodas uzņemt ātrumu, vai uzņem Andžejs Ļebedevs pakāst uz otro pozīciju un pat, manuprāt, nedaudz pieskarās Norburtam Koščukam pēdējā virāžā Andžejam Ļebedevs jānotur otrā pozīcija un Andžejs Ļebedevs to arī noturēs. Andžejs Ļebedevs notur otro vietu un mums ir uzvarā. Pirmā dubulta uzvara šīs dienas sacīkstēs. Andžejam Ļebedevs ir jāuzstāda piemineklis pašā Daugavpils sirdī un tās būs jānodod pilsētas vadībai. Dejo uz starta līnijas pat galvenais. Starta tiesnesis Česlavs Plečkins. Nu, ja viņš dejo, tad, es domāju, te bravo ir jāsaka visiem un jādejā pie saviem televizoriem vai arī monitoriem. 5 viešu braucēja Daugavpils Lokomotīva izcīna fantastisku uzvaru un summā jau plus 8-20. Bravo. Nav vairāk ko piebilst. Andžejs Ļebedevs tad uzvaru šajā braucienā viņam atvainojas Romāns Pavažnijs uzvaru šajā braucienā viņam 3 punkti. Otrais Andžejs Ļebedevs un saņem arī 2 punktiņus. 1 punkts Norbertam Koščukam.
Karpovsam, un Andrejs Karpovs turpina būt apaļa 0, un vēl viena 0 Karpov. Nu, ja godīgi, tas man ir pārsteigums, ka Karpovs Daugavpilī brauc tik vāji. Parasti viņš ir ļoti labs mūsu trekā. Nu, vecumā 28-20, un jau krietni patīkamāks skats uz dzīvi. Un var pat aizmirst par visu krīzi, kas bija un ir joprojām piemeklējusi Latviju. Nu, protams, skatoties uz tām meitenēm, ko jūs šobrīd redzat ekrānos, es domāju, par krīzi vispār negribās domāt. 28-20 pēc 8 braucieniem, un mēs gaidām 9. braucienu, un tur jāsaka, ka sastāvs arī izskatās ļoti solīds. Uz pirmā cēliņa Jevģeņijs Karavāckis ar zilo ķiveri. Uz otrā cēliņa būs Hans Andersens ar balto ķiveri. No Andersena šīs sacīgas pagaidām nav bijušas tās vislabākās, bet neslikti viņš brauc. 3 punkti šobrīd viņam iegūti. Uz trešā cēliņa būs Mikāls Maks ar sarkano ķiveri, un uz ceturtā cēliņa ar dzelteno ķiveri būs Devijs Vāts. No Deviju ir kaut kādā veidā jāaptur. Es domāju, tas ir skaidrs visiem. Nu, vēlreiz tādu pārskatīsimies cauri 9. brauciena sarakstam. Un tur pirmais cēliņš Jevģeņam Karavāckam, tātad mūsu speedwaystam ar zilo ķiveri. Otrais cēliņš Hansam Andersenam. Baltā ķiveri vakar tātad, kad startē Dānijas lielajā balvā. Speedway Grand Prix seriāla kārtajā posmā ieņem 14. vietu ar 4 punktiem. Uz trešā cēliņa mums Mikāls Maks ar sarkano ķiveri, un uz ceturtā cēliņa ar dzelteno ķiveri Devijs Vāts. Nu, favorīts ir Vāts šajā braucienā, bet pastīsimies, varbūt Mikālam Maksam izdosies pacīnīties arī par uzvaru. Karavāckim labs cēliņš, bet ļoti spēcīgi konkurenti. Pagaidām Žaņa brauc labi, ļoti agresīvi braucis, un 2 viennieki viņam jau ir neslikti, bet ceram vēl uz kaut ko labāku. Karavāckis, Andersens, Maks un arī Vāts aiziet lokomotīvē. Ļoti līdzīgs starts, un Jevģeņijs Karavāckis pa iekšmalu, un Mikāls Maks arī pa iekšmalu, abi divi izvirzās vadībā. Maks ir pirmā pozīcijā, Karavāckis otrais, diemžēl viņam tiks garām Andersens. Diemžēl Andersens patiešām ticis garām Jevģeņijam Karavāckim, vismaz tā izskatās, Karavāckis neuzņems pietiekumu ātrumu, vai tomēr uzņem. Karavāckis saglabā otro pozīciju, un Žeņa šodien vienkārši lido, bet uzbruks viņam Andersens pamatīgi. Vāts nedaudz tālāk atpalicis. Pastīsimies, diemžēl Andersens šoreiz tiek garām Karavāckim, vēlreiz šajā virāžā būs cīņa. Bet šoreiz daudz labāks pozīcijas ir Hansam Andersenam izejā, bet Karavāckis nepadodas un saglabā vismaz 3. pozīciju. Arī tas ir svarīgi, nedrīkstam izlēst no rokām uzvaru šajā braucienā, bet Vāts ir ļoti tuvu klāt Karavāckim, un tagad Karavāckim pusotras aplis būs jāuztrauc par savu drošību, 3. pozīcijas drošību. Maks ir stabili pirmais, aiz viņa seko Andersens, tālāk mūsu pašu Karavāckis. Un 4. pēdējā aplī iesāk Devijs Vāts, un Karavāckim ir jānotur 3. pozīcijā, Vāts nāk klāt, bet pārsvars vēl ir pārsvars, kaut arī pavisam neliels no pēdējā virāža. Pēdējā virāža Karavāckis notur 3. pozīciju, jā! Viss ir izdevies, Karavāckim 3. vieta pēc kārs, un jāsaka, ka tas ir iegums. Karavāckis sniegums šodien, jāsaka, ir patīkams pārsteigums. 4-2 šajā braucienā esam atkal uzvarējuši, un summā mums jau pavisam patīkamais plus 10, 32 summā, bet šajā braucienā tātad pēc kārtas Mikālam Maksam 1. vieta 3 punkti, 2. vieta un 2 punkti Hansam Andersenam, 1 punkts Jevģeņam Karavāckim, un Devijs Vāts šoreiz paliek uz 0. Pirmā reize viņš šodien uz 0, līdz šim ļoti labi viņš brauca, arī šis brauciens varbūt nebija tas sliktākais, bet neveiksmīgs starts Vātam, un tāds arī iznākums. Šoreiz viņam 0 Karavāckim. 3. viennieks, un Mikālam Maksam jau 2. uzvara šodien, un tas tiešām priecē. Un tagad būs jāgaida mums 10. brauciens, pēc kura atkal neliela pauzīte. Sastāva ziņā, tu zināsim, vai brauks Vjačeslavs Giruckis. Jā, Giruckis ir uz startēt, maiņu nav mums. Un līdz ar to pirmais cēliņš būs Kjastam Podžikam, 2. Lukašam Cirenam, 3. Vjačeslavam Giruskim un 4. Petram Ļungam. Bet kamēr Speedways gatavojas, varbūt atcerēsimies nedaudz vakardienas Grand Prix posmu Dānijā. Tur uzvarēja Jasons Krams, tātad Austrālijas Speedways, kurš gan realitātē dzīvo Anglijā. Viņam uzvara, un jāsaka, šogad čempionāts ir ļoti sīksts, un gandrīz katrā posmā uzvar citi braucēji, un turnīra tabulā vispār nav saprotams, kurš tad īsti ir galvenais favorīts uz uzvaru. 2. vietu Dānija ieņem Frederiks Lindgrens,
Un trešais bija Gregs Hankoks, amerikāņu labākais spīdvejs un iepriekšējā gada čempions. Ceturtais ar ļoti mazu punktu skaitu, tikai 10 punktiem, bija Kris Haris, pilnīgākā izgāšanās Tomašam Golubam. Viņam tikai 3 punkti bija, pēdējais viņš nebija, bet tūl tam. Tad 4 bija Hansam Andersenam un 14. vieta, bet Peters Ļungs ar 8 punktiem bija 10. vietā. Un mums tepat Daugavpilī, tepat Latvijā ir iespēja vaigā skatīt pasaules vienu no labākajiem spīdvejstiem Petru Ļungu, kurš vēl vakar ieņem 10. vietu pasaules čempionāta posmā. Nu, kāpēc gan nedoties spīdveju, lai redzētu tāda līmeņa zvaigznes? Un kas gan var būt labāks par to, ka mūsēja cīnās un pat uzvar šāda līmeņa spīdvejs. Nu, bet tātad vēlreiz par 10. braucienu. Jānis Podžiks uz pirmā celiņa, viņam būs sarkanā ķivere. Šobrīd jūs tuplānā redzat Vjačeslavu Girūcki. Viņam 3. celiņš un zilā ķivere. Tie ir Daugavpils Lokomotīvas spīdvejsti. Starp viņiem iespraucies Lukas Cirans, kur jūs redzat savos ekrānos. Viņam baltā ķivere tātad un dzeltenā ķivere Petram Ļungam. Viņam arī 4. celiņš. Nu, ļoti interesants brauciens. Girūcka uzdevums ir nezaudēt Ciranam, kurš šodien pakluso jau iekrājis 4 punktus. Bet Podžikam jācīnās par uzvaru ar Petru Ļungu un aiziet 10. brauciens. Labi startu paņem Podžiks. Girūckis arī izskatījās, ka ir labi, bet nu redzēsim, kā būs izēja no pirmās virāžas. Podžiks ir pirmais, diemžēl Girūckis pagaidām ir pēdējais. Podžiks, Ļungs, Cirans, Girūckis. No Girūckim ir jāapsteidz Cirans, jebkurā gadījumā pat ar acīm ciet savā trekā. Šāda līmeņa braucēja Girūckim ir jāuzvar. Ļungs ir pirmais, diemžēl viņš ir apsteidzis Kjasta Podžiku. Un arī Kjastam neizdodas uzņemt pietiekami labu ātrumu. Ļungs ir ļoti labs. Tajos braucienos, kuras viņš finišē, viņš ir labs, bet tagad Kjasts Podžiks mēģina tik garām neizdodas, un arī Girūckim nekādu variantu pret Ciranu pagaidām nav. Un izskatās, ka mums varētu būt otrais zaudējums šīs dienas sacīkstēs. Pārliecinošā vadībā Ļungs, un arī Girūckim cīņā par 3. vietu iet ļoti švaki. Lai kā mēģinātu Slava apdzīt Ciranu, izskatās, ka arī pēdējā plītas neizdosies, bet Girūckis uzņem ātrumu pēdējā virāžā. Būs cīņa. Būs cīņa pēdējā virāžā. Cirans vai Girūckis? Girūckis pārbalu mēģina apdzīt Ciranu. Neizdodas arī pa iekšmalu. Neizdosies vai izdosies? Girūckis tiek garām. Un Girūckis finiša taisnē. Izrauj 3. pozīciju. Un mēs nezaudējam šajā braucienā. 3-3 braucienā. Un Vjačeslavam Girūckim 1. punkts šīs dienas sacīkstēs. Bravo Vjačeslavam Girūckim. Lūk, tas ir piemērs, kā jācīnās līdz beigām. Jā, ļoti viltīgi šajā situācijā nostartēja Lukas Cirans. Viņš pēdējā virāžā iebrauca ļoti ātri, sāka kustību pagriezieni, lai neļautu Vjačeslavam Girūckim ieņemt labāku pozīciju. Girūckis mēģināja pārmot, tad Cirans pārgāja uz ārmo, un Girūckis ļoti ātri bija spiests atkal pāriet uz iekšmalu, un Girūckis visu izdarīja perfekti. Finišu taisnē nobrauc Vjačeslavs Girūckis, un šajā braucienā rezultāts 3-3, summā 35-25 papunktē. Tātad šajā braucienā 3 punkti Petram Ļungam. 2 un 2. vieta Kjastam Podžikam, 1 Vjačeslavam Girūckim un Lukas Cirans paliek bez punktiem šajā braucienā. Bet tūlīt būs atkal kārtē tehniskā pauzīte. Bet nu jāsaka, Petrs Ļungs jau 2 uzvaras viņam pēc kārtas un jau 6 punkti. Bet nu mums labi brauc arī Kjasts Podžiks, šobrīd viņam 6 punkti. Atcerēsimies viņa pirmo braucienu, kad viņš no 3. vietas izrāva beigās pat 1. pozīciju. Bet, nu, cerēsim uz labu turpinājumu. Sacīkstēm pagaidām viss ir kārtībā. Mums ir +10, un mēs dodamies tehniskajā pārtraukumā patiešām labā noskaņojumā. Daugavpilī Lokomotīvas stadionā norisinājās kārtējās spīdveja sacensības, kur Polijas pirmās līgas ietvaros Lokomotīva uzņēma viesus no Lodzes. Izbrukumā Lokomotīva zaudēja ar 24 punktu starpību, un, lai iegūtu bonus punktu, vajadzēja uzvarēt ar vismaz +25. Abas komandas cīnījās punkts punktā, un nekādu lielu pārsvaru Lokomotīvai tā arī neizdevās iegūt. Lielisku savu meistarību 4. braucienā pierādīja Romāns Pavažnijs. Pēc neveiksmīga starta, kad Ļebedevam noslēpa motors, likās, ka viesi izcīnīs dubultu uzvaru, bet ar to negribēja samierināties Pavažnijs, kurš pa ārmalu apdzina abus 2 Lodzes braucējus un izcīnīja tik vajadzīgos 3 punktus. Arī 8. braucienā vienā pārī brauca Ļebedevs ar Pavažniju, tikai šoreiz Ļebedevs parādīja visu savu meistarību un pat treka iekšmalu apdzina Lodzes braucēju, līdz ar to izcīnītams 2. dubultuzvaru savai komandai.
Atbalstīt savu bijušo komandu šajās sacensībās bija ieradies viens no labākajiem Lokomotīvas braucējiem Grigorijs Laguta. Sākoties pēdējiem 2 braucieniem, Lokomotīvai bija 8 punktu pārsvars, un uzvarētāja liktenis izšķīrās tieši šajos braucienos. 14. braucienā Lokomotīva piedzīvoja īstu neveiksmi un piedzīvoja zaudējumu ar 1-5. Un Lodzes komanda atradās tikai vairs 4 punktu attālumā un varēja izraut arī neizšķirtu. 14. brauciens bija ļoti saspringts. Kritienu piedzīvoja Kildermans un pēc ārsta apskates varēja turpināt sacensības. Un tā tiek atkārtots 15. brauciens. Romāns Pavažnīs izvirzās vadībā un līdz brauciena beigām neatdod savu pozīciju. Lokomotīva svinēja lēmīgu uzvaru ar 48-42. Jūs Lokomotīva esat ar vilcienu? Man? Nē. Tas ir Speedways. Un jūs gribat redzēt Speedway karstāko daļu? Tad sekojiet līdzi mūsu video sižetam. Mani pagebeši pavo kora pusītāk. Atjoja sveši ļaudis subentēji rūceņā. Es izkopu kalneņā I pošā kolna galeņā. Tur redzēju cīmā ļaudis leju ļauži sasārē. Vairs tikai 6 dienas atlikušas līdz jaunās Speedway sezonas sākumam. Ka vēlākie Speedway fani deg nepacietībā beidzot redzēt darbībā Daugavpils Lokomotīvas speedwaystus, kuri šobrīd atrodas treniņu nometnē Polijā. Jaunajai sezonai gatavojas ne tikai braucēji, bet arī Daugavpils meitenes, kuras jau vairākas nedēļas gatavojas konkursam Miss Speedways. Portāls sportacentrs.com pārviesojās vienā no fotosesijām, kurā Daļavām bija jāmēģina ieiesties un parādīt visu savu krāšanu Speedway moča, lokomotīvu un dzelzceļnieku ekipējumu apskāvienos. Sīkāk par visu notiekošo pastāstīja konkursītais autors Māris. Fotocentra klausītājiem liels paldies par to, ka pagājušā sezonas garumā jūs bijāt ar mums ar Speedway. Vēl jau vairāk, ja runāt par to, kas notiek šodien šeit, Daugavpils vienmēr bija slavena ar to, ka mums bija lokomotīva rūpnīca, mums ir Speedway komanda Lokomotīva un ir daudz skaistu sieviešu, vai ne? Un tāpēc šodien mēs no tā visa mēģinam izveidot tādu molotova kokteili, var teikt, 3 vienā, un es domāju, eksplozijas gadījumā tas visus pārņems ar savu radošumu un varbūt ar neprognozējumām sekām, pieņemsim, ka tā. Nu, viss iet, jūs paši redzat, lokomotīvas stāv, meitenes strādā, gatavojamies faktiski konkursam Miss Speedway 2012. Starp citu, tas būs sestdien un Speedways būs svētdien. Tāda līdz šim nav bijis, ka Speedwayā mēs varam, teiksim, Speedwayam atdoties 2 dienu garumā. Tas ir ļoti būtiski. Viss sākas sestdien un beidzas svētdien. Svētdien gonka, sestdien mums ir komandas prezentācija un konkurss. Līdz konkursa finālam izdevies tikt 6 meitenēm – Annei, Dianai, Kacei, Nascei, Violetei un Annei. Lielajā finālā viņām būs ne tikai labi jāizskatās, bet arī jāspēj nodemonstrēt savu prasmi dažādos citos elementos, tajā skaitā arī deju uzvedumā. Jauno sezonu Lokomotīvas Speedways iesāks 9. aprīļa izbraukumā, bet 14. šī paša mēneša datumā visi komandas atbalstītāji tiek gaidīti uz prezentācijas pasākumu, kā arī Miss Speedways konkursu uzvarētāju noskaidrošanu. Māris vēlēs izteikt īpašu pateicību visiem Speedway un konkursa atbalstītājiem. Atbalstītājiem paldies televīzijai.com. Bez šaubām Speedway komandai Lokomotīva Daugavpils doma arī vienmēr ir faktiski ar mums, un tāpēc šie radošie procesi arī var notikt. Un LDZ rītošā sastāva servis. Kā jūs redzat, šo telpu viņi ir piedāvājuši mums, un visas lokomotīvas šeit ir sadzītas arī par godu mums. Paldies viņiem! Gaidām 14. datumā konkursā Miss Speedway 19.00 Ķīmiju kultūras pilī un svētdien, cik mums ir gon? 4.
Māris ir pateicis visu. Man vairs nav ko piebilst. Drīzumā gaidiet meitiņu fotosesijas labākos attēlus, bet mēs jūs gaidām Speedway. Māris Matskevičs, Andris Circenis, Sporta centrs, kom. Daugavpilī Lokomotīvas stadionā norisinājās kārtējās Speedway sacensības, kur Polijas pirmās līgas ietvaros Lokomotīva uzņēma viesus no Lodzes. Izbrukumā Lokomotīva zaudēja ar 24 punktu starpību, un, lai iegūtu bonus punktu, vajadzēja uzvarēt ar vismaz. Mēs atgriežamies Daugavpilī ne tikai ar skaistām dāmām, bet arī ar Alaž jautro Romānu Pavažnieku, kurš tikko iekustināja vietējo publiku ar rokām mēģinot noķert kādu no daudzajām kājām, kuras kā parasti, kā Daugavpils simbols kājas, ir visur. Romāns Pavažnieks mēģināja viņas noķert ar rokām, publika par to pasmaidīja, jo Romāns Pavažnieks ir viens no jautrākajiem un publiski patīkamākajiem cilvēkiem Lokomotīvas rindās, un viņš ir ļoti mīlēts šeit Daugavpilī. Jau ne pirmo gadu brauc pie mums šis Krievu leģionārs, tiešām ļoti jautrs un atvērts cilvēks. Bet, 11. braucienā ir neliels sastāv izmaiņas viesiem. Viņam ir iespējas veikt arī maiņas, jo viņi atrodas mīnusos ar lielu vairāk nekā 6 punktiem. Un neveiksmīgi braucoši Andrei Karpova vietā uz maiņu dosies Zviedrs Peters Ļungs, kurš brauc ļoti labi uz Karpova fona. Ļungam 2 uzvaras pēc kārtas jau, un viņš tātad 11. braucienā. Bet, viņš uz pirmā celiņā ar balto ķiveri, uz otrā celiņa mūsēs Jevģeņis Karavatskis ar zilo ķiveri, uz trešā celiņa Devis Vats ar dzelteno, un uz 4. Romāns Pavažnīs ar sarkano. Ļoti smags brauciens mūsējiem. Abi pretinieki līderi Vats un Ļungs pret Karavatski un Pavažniem. Un Pavažniem tāda šaubīga diena bijusi izstāšanās, tad 2. vieta un pēc tam arī uzvara. Karavatski 3. vietas un visas pamatīgā cīņā izrautas. Cerams, ka Karavatskis turpinās braukt veiksmīgi. Ļungs, Karavatskis, Vats, Pavažnis. 11. brauciens, un mēs esam gatavībā redzēt vēl kādu patīkamu epizodi no visas Speedway burvības. Aiziet, Karavatskis, aiziet, Romāns Pavažnis, aiziet, Veči, aiziet. Karavatskis nokuļ startu, un viņu laikam varam jau norakstīt šajā braucienā. Bet kas ir, kā varbūt Pavažnis pārmalu? Nē, diemžēl, nē. Vats ar Ļungujiem pirmās 2 pozīcijas. Vats mēģina izrauties pirmajā pozīcijā. Cim redzot, viņš jūtas pietiekami spēcīgs, bet ko dara Romāns Pavažnis? Gandrīz iespiež Petru Ļungu, viņš bortā. Šoreiz neizdevās, bet Pavažnis turpina uzbrukt. Un Pavažnim būtu jātiek garā. Diemžēl pēc nelielas saķeršanās ar Ļungu Pavažnis joprojām ir 3. un mēģinās arī šajā virāžā tik garā. Tagad viņš mēģinās uz iekšmalu pāriet. Neizdodas Romānam Pavažnim. 1. Vats, 2. Ļungs, 3. Pavažnis, Karavatskis 4. Pēc neveiksmīgi starta grūti viņam bija cīnīties par kaut ko vairāk. Bet Pavažnim gan ir visas iespējas ļoti grūti. Klājas Pavažnim cīņā ar Ļungu, bet viņš mēģina startē pēdējais aplis, un Pavažnis joprojām 3. Nedrīkstamies atļauties zaudēt ar 1-5 nekādā gadījumā. Skritienu robežas Romāns Pavažnis sauc savu mocītu pēdējā virāžu. Viņš uzņem ātrumu Romāns Pavažnis vai Peters Ļungs, kurš izcīnīs 2. pozīciju 11. braucienā. Pavažnis netiek tomēr viņš garām Petram Ļungam, bet lieliska cīņa 11. braucienā. Diemžēl šoreiz mēs zaudējam ar 1-5, un tas ir pirmais zaudējums mums, dubult zaudējums tātad ar šo 1-5. Visnepatīkamāko rezultātu Speedway, kas vēl var eksistēt. Protams, varbūt arī 0-5, bet par to šajā situācijā pat nerunāsim. 1-5 zaudējums šajā braucienā, uzvara 9 Vatam, 3 punkti, 2. Peters Ļungs, 3. Pavažnis, viņam punkts, Karavatskis šīs dienas sacīkstes noslēdz bez punktiem. Kopumā jāsaka par Žeņu labi sacīks, 4 braucienos 3 punkti, priekš viņam nesliks rādītājs, ņemot vērā, cik spēcīgs bija pretinieks. Jā, bet ļoti labs ir arī Peters Ļungs. Kaut gan jāsaka, ka Pavažnis bija ātrāks, bet tomēr ar ātrumu vien nepietiek, ir pretinieks arī jāapsteidz. 36-30 pēc 11 braucieniem, vēl 4 braucieni. Uzvarēt mums būtu jāuzvar,
Bet, protams, mēs bijām cerējuši uz pārliecinošāku uzvaru, bet vēl viss ir priekšā. Uzvara vēl ir jānotur. Pret Grudžonsu jebkura uzvara ir laba uzvara. Kā jāaplenkumā, mūsu Speedway meitenes joprojām ir gatavas mūs izklaidēt, bet tāpat mūs gatavi izklaidēt ar visi 12. brauciena dalībnieki. Un jāsaka, sastāva ziņā ļoti švāks brauciens. Ir 2 izteikti favoriti Norberts Koščuks un Kjās Podžuks, un 2 izteikti outsideri Mateuš Ruiners un Ivans Plišakovs. Gan Ruinera, gan Plišakovs šodien pa 1 punktam. Podžuks šodien jau ir atvedis savai komandai 6 punktus un Norberts Koščuks 5. Interesants brauciens tādā ziņā, ka neviens no šiem spīdējs šodien nav pilnībā spīdējis, bet ir braucis savu spēju robežās. Pirmais cēliņš tātad mūsu Plišakovam, viņam zilā ķivere. Otrais cēliņš un baltā ķivere būs tātad Mateušam Ruineram. Uz 3. cēliņa Kjās Podžuks ar sarkano un uz 4. ar dzelteno Norberts Koščuks. No Koščukam ar Podžuku būtu jāsadala 1. vieta, Plišakovam ar Ruineru 3. Kā būs realitāte, redzēsim 12. braucienā. Tā turnīra tabulā Daugavpils Lokomotīvs šobrīd ieņem 4. vietu ar 6 sacīkstēs 6 punkti. Grudžons pagaidām ir 5 ar 5 punktiem, bet 5 sacīkstēs, tā ka teorētiski viņi var mūs apsteigt un visdrīzāk arī apsteigs. Un arī, es domāju, sezonas noslēgumā viņi būs augstāk par mūsiem, bet mūsu mērķis ir tik 4, lai to izdarītu. Šodien ir jāuzvaru +6, 12. brauciens. Lielisks starts Kjāstam Podžukam, arī Plišakovs pagaidām ir labs un ir kritiens. Krīt Mateuš Ruiners un viņš speciāli necelsies, es domāju. Viņš tomēr mēģina piecelties, bet brauciens tiks apturēts. Mateuš Ruiners varbūt cer arī uz to, ka viņam tiks dota iespēja startēt vēlreiz, jo kritiens noticis 1. virāžā. Ir tāds noteikuma punkts, ka ja krīta 1. virāžā, tad tur netiec diskvalificēts no atkārtota starta. Jā, tieši tā, Mateuš Ruiners netiks diskvalificēts un poļiem būs vēl viena iespēja šajā braucienā. Ļoti žēl, mūsējiem bija 2 vadība, un kas zina, varbūt mēs to būtu arī noturējuši. Bet 12. brauciens tiks atkārtots un visi 4 braucēji atkal dosies uz startu. Как будет на сей раз, как у нас старт на этот конечно, можем хороший старт. Гонка близится к своему логическому завершению, и каждый заезда. Когда позвонил, тело может ехать, так что, как уже говорили, поедут все вчетвером. И все в порядке. Теперь будем ждать результата уже от нашей гонки. Ну, а уж мы заезды не бывает, конечно, сегодня гонка очень напряженная. Вы сами понимаете, какой почти ничего. Один заезд в ту сторону и 50% поменялось. Но мы надеемся, еще впереди достаточно заездов. Именно той нужно было, по сути дела, Челси. Но другой болельщик надеется, более молодой.
ko jau ir dota tiesneša komanda visiem speedwayistiem ierasties uz starta, tad 2 minūtes tiek dotas speedwayistiem, lai pēc šī starta signāla viņi ierastos pie starta lentes un būtu gatavi startēt. Ja viņi 2 minūšu laikā neierodas, viņi tiek automātiski diskvalificēti. No 12. brauciens tāds vēlreiz Ivans Plišakovs, pirmais cēniņš zilā ķivere. Otrais cēniņš dzeltenā ķivere būs Mateušam Ruineram, kurš iepriekšējā piegājienā krita un viņa dēļ arī brauciens tiks atkārtots. Uz 3. cēliņā ar sarkano ķiveri būs Kijas Podžiks un uz 4. ar dzelteno Norberts Koščuks. Nekas nemainās, diskvalificēto nav, sastāvā izmaiņu nav, brauc tie paši 4 braucēji, kuri mēģināja aizvadīt šo braucienu iepriekšējā piegājienā. Nu, žēl, tiešām, ka tika pārtraukts brauciens, galvenais, ka pats Ruiners jau cēlās un bija gatavs turpināt sacīksties, respektīvi šeit galvenais lēmums bija tiesnesim, kurš parādīja, ka brauciens ir jāaptur. Nu, protams, galvenais tiesnesis ir no Polijas, tā ka šāds lēmums nepārsteidz. Nav pirmā reize, kad poļu tiesneši tiesā par labu savām komandām, kas ir arī visnotaļ loģiski. Kaut gan nepareizi. Plišakovs, Ruiners, Podžuks, Koščuks. 12. brauciens Daugavpils Lokomotīva Grudzions GTŽ. 36-30 Daugavpilieši pagaidām atrodas vadībā. Un cerams, ka arī vēl pēc 4 braucieniem varēšu teikt to pašu. Lokomotīve punktu ir vairāk nekā Grudzionsai. Cerams, ka tā arī būs. 12. brauciens, dāmas un kungi. Plišakovs ar Podžuku. Atkal diezgan labi esam startā. Tagad jāskatās, Plišakovs nenotur sev aiz muguras Koščuku. Notur tomēr, notur! Plišakovs ir otrais, bet es ļoti šaubos, ka viņš šo pozīciju noturēs. Podžuks ir pirmais. Koščuks ir trešais, tomēr tiek viņš garām Plišakovam. Un jau ir otrais, bet es ceru, ka viņš nepaspēs noķert rokā arī Kjastu Podžuku. Plišakovs pagaidām trešais un nepaliek viņš pārāk tālu no Norberta Koščuka. Izskatās, ka Koščukam ir problēmas ar pirmo virāžu, bet ar otro virāžu viss ir ok. Ļoti labi viņš to veids. Un Plišakovam galvenais ir nepalaist garām Ruineru un Podžukam ir jānotur nelielais pārsvars pār Koščuku. Pagaidām viss ir kārtībā, vēl pusotras saplis, Podžuks, Koščuks, Plišakovs un Ruiners nāk klāt, un Plišakovs izstājas. Ivans Plišakovs izstājas un ir ļoti dosmīgs par tādu notikumu pavērsienu. Jā, diemžēl jau ne pirmo reizi šīs dienas sacīksties, drošas uzvaras vietā mums jāsamierinās ar neizšķirt. Kjasta Podžukam uzvara šajā braucienā, pret viņu nav ne mazāko iebildumu. Kjastas izcīna uzvaru. 3 punkti viņam, 3 punkti komandai šajā braucienā 3-3, summā 39-33. Diemžēl Ivans Plišakovs ir spējis izstāties un viņš ir ļoti dusmīgs. Otrais tātad finišēja Koščuks un trešais Mateuš Ruiners. Plišakovs šīs sacīkstes pabeidz ar 1 punktu, to viņš ieguva pašā pirmajā braucienā, un Ruiners pabeidz ar 2 punktiem. Kjastu Podžuku mēs vēl noteikti redzēsim, viņam otrā uzvara šīs dienas sacīkstēs, un noteikti redzēsim arī Norbertu Koščuku, kuram jau 7 punkti šajā sacīkstēs. 39-33, pēc 12 braucieniem vēl 13. brauciens, un tad mēs uzzināsim arī dalībnieku sastāvu 14. braucienam. Но оставил на том же самом уровне. Наш отрыв от Грудзонца составляет такое же по-прежнему количество очков. Я буду надеяться на дальнейшее. Что ж, осталось всего 3 заезда. Разрыв совсем небольшой, всего 6 очков. Так, итак, внимание на дорожку. Участники 13-го заезда. Первая стартовая дорожка белого насмешника. Вторая стартовая дорожка синего насмешника Вячеслав Герусев. 13. brauciens pēc šī neveiksmīgā 12. lai arī nezaudējām, bet tomēr tik tuvu bija uzvara rezultātu 4-2. Tikai +6, 3 braucieni atlikuši. Nebūs mums pārliecinošas uzvaras tagad jau pilnīgi noteikti. Bet vismaz kādas +10 gribētos iegūt, bet, protams, galvenais ir šodien noturēt vispār uzvaru. 13. braucienā mums būs Vjačeslavs Girutskis un Mikāls Maks, pretniekiem Hans Andersens un Peters Ļungs. Girutskim jācenšas iegūt vēl kādu punktu, pagaidām viņam ir tikai 1.
viņš ir nobraucis krietni sliktāk par Karavācki. Karavāckis cīnījās kā zvērs, beigās, lai arī tikai kā 3 punkti, bet cīņas ziņā Karavāckis bija vienkārši lielisks. Nu tā ir, ka tev dod braukt tik reti, ka tu esi gatavs izmantot katru salviņu, katru iespēju, kura tev tiek dot. Tā būtu jābūt vienmēr. Bet tā, 13. brauciens. Pirmais cēliņš baltā ķivere Hans Andersens, Dānija. Otrais cēliņš zilā ķivere Vjačeslavs Girutskis, Latvijā. Trešais cēliņš un dzeltenā ķivere Peters Ļungs, Zviedrija. Un ceturtais cēliņš sarkanā ķivere Mikls Maks, arī Zviedrija. Tikai Maksu mēs mīlam vairāk nekā Ļungu, jo viņš brauc Daugavpils Lokomotīvē. Nu šajā braucienā uz papīra galvenā cīņa starp Maksu, Andersenu un Ļungu. Girutskim būtu jābūt pēdējiem, vai Slava pierādīs pretējo, uzzināsim jau pēc pāris minūtēm. Un tātad visu uzmanību startam 13. brauciens. Oj, Girutskis gandrīz krīt. Galā moci savalda, bet tas nedod rezultātu. Girutskis būs pēdējais. Maks pagaidām ir otrais. Andersens, Maks, Ļungs un tālāk jau iet Girutskis, bet Girutskis pa iekšmalu mēģina pakauties 3. pozīciju. Gandrīz tika galā viņš ar Ļungu. Šoreiz vēl ne, bet viņš neatpaliek, un tas jau ir labi, līdz ar to Ļungs nevar justies droši. Diemžēl arī Mikls Maks nebrauc pārāk veiksmīgi. Vaidā viņš ir otrais un pēc tam brauc ļoti tā šaubīgi. Galvenais noturēt vispār šo otro vietu Maksam. Diemžēl Ļungs tiek garām Ļungs Maksam, un tas ir ļoti slikti. Maksam ir jāatgūst otrā pozīcija. Andersens, Ļungs, Maks, Girutskis. Nu, Maks varbūt izdosies pa iekšmalu. Ļungs nedaudz kļūdās, bet diemžēl saglabā ātrumu un pēdējais aplis. Pēdējais aplis Maks uzņem ātrumu, bet ar to vēl nebūs pietiekami. Pēdējā virāža ir pēdējā cerībā arī Mikēlam Maksam atzīt Petru Ļungu. Aiziet Mikēl! Girutskis nāk klāt, bet par vēlu, un diemžēl Grudžons izcīna otro dubultu uzvaru īsā laikā. Hans Andersens 3 punkti, 1. vieta. Peters Ļungs otrā vieta. 3. Mikls Maks 1 punkts, Girutskim punktu nav. 1-5 šajā braucienā, 40-38 vairs tikai +2 un atlikuši vairs tikai 2 braucieni. Nekritīšu jums uz nerviem, ļaušu nedaudz atpūsties par 14. un 15. braucienu. Время этого заезда 70-26. Мы проиграли это 91-5. И счет 40-38. Пока в нашу пользу. Так, тогда можно сказать, начинается заново. Вот и будут моменты истины. Всего 2 заезда осталось 14-15. Daugavpils Lokomotīvas stadionā norisināja kārtējās Speedway sacensības. Polijas pirmās līgas ietvaros Lokomotīva uzņēma viesus no Lodzes. Izbrukumā Lokomotīva zaudē ar 24 punktu starpību, un, lai iegūtu bonus punktus, vajadzēja uzvarēt vismaz +25. Abas komandas cīnījās punktā, un kādu lielu pārsvaru Lokomotīvai tā arī neizdevās iegūt. Lieliski savu meistarību 4. braucienā pierādīja Romāns Pavažņīs. Pēc neveiksmīga starta, kad Ļebeģevam noslēpa motors, likās, ka viesi izcīnīs dubultu uzvaru, bet ar to negribēja samierināties Pavažņīs, kurš pa ārmalu apdzina abus 2 Lodzes braucējus un izcīnīja tik vajadzīgos 3 punktus. Arī 8. braucienā vienā pārī brauca Ļebeģevs ar Pavažņiem. Tikai šoreiz Ļebeģevs parādīja visu savu meistarību un pat treka iekšmalu apdzina Lodzes braucēju, līdz ar to izcīnītams otro dubultu uzvaru savai komandai. Atbalstīt savu bijušo komandu šajās sacensībās bija ieradies viens no labākajiem Lokomotīvas braucējiem Grigorijs Laguta. Sākoties pēdējiem 2 braucieniem, Lokomotīvai bija 8 punktu pārsvars, un uzvarētāja liktenis izšķīrās tieši šajos braucienos. 14. braucienā Lokomotīva piedzīvoja īstu neveiksmi un piedzīvoja zaudējumu ar 1-5. Un Lodzes komanda atradās tikai vairs 4 punktu attālumā un varēja izraut arī neizšķirtu. 14. brauciens bija ļoti saspringts. Kritienu piedzīvoja Kildermans un pēc ārsta apskates varēja turpināt sacensības. Un tā tiek atkārtots 15. brauciens.
Romanis Pavažņīs izvirzās vadībā un līdz brauciena beigām neatdod savu pozīciju. Lokomotīva svinēja lēmīgu uzvaru ar 48-42. Nu ko, šīs dienas sacīkstes kulminācija ir klāt pēdējie 2 braucieni, kuros piedalās tikai labākie abu komandu spīdveisti.
Tāpat 4 no katras komandas, katrā braucienā, protams, tikai pa 2, vairāk nevar. Un dalībnieks sastāv 14 braucienam, zvaigžņoti un vēlreiz zvaigžņoti. Pirmais cēliņš Andžejs Lebedevs sarkanā ķiverē. Otrais cēliņš dzeltenā ķiverē Hans Andersens. Trešais cēliņš zilā ķiverē Romāns Pavāžnīs un ceturtais cēliņš Norberts Koščuks baltā ķiverē. No Lebedevs šodien brauc fantastiski, 11 punkti. Romānam Pavāžniem tikai 6, priekš viņa tas ir tikai. Hansam Andersenam ir 8. Labi viņš braucis un Košķukam ir 7. No Jāņģiks uzvarēs. Šajā braucienā tad varēs teikt, ka viņš ir redzējis izcilas sacīkstes labāk. Nu, ir grūti iedomāties no Jāņģiem. Tiešām ir labs noskaņojums pēc Eiropas junioru čempionāta pusfināla. Un cerēsim, ka viņš šādā noskaņojumā turpinās braukt arī visu atlikušo sezonu. Un kas, varbūt viņš tiks pie iespējas startēt arī Eiropas čempionāta finālā, kas kā posms, viens no posmiem norisināsies Daugavpilī septembra sākumā. Tā kā aicinām visus uz Eiropas Speedway čempionāta pieaugušajiem finālu. Vienu no lielajiem fināliem, un 2. septembrī, ja nemaldos, laiku vēl precīzi nepateikšu, jo tas vēl nav zināms. Tātad tas būs septembrī, bet tagad ir 10. jūnijas Daugavpils pilsētas svētki, 737. pilsētas dzimšanas diena, kuru mēs gribam nosvinēt ar uzvaru Speedway trekā. Andžejs Lebedevs, Hans Andersens, Romāns Pavāžnīs, Norberts Koščuks. Startu paņem Andžejs. Ļoti labi pārliecinoši aizbrauc Andžejs Lebedevs. Tagad ir jāstāsta tālāk, kas notiks ar Romānu Pavāžnī. Romāns Pavāžnīs ir 3. Arī labi. Tātad Lebedevs, Andersens, Pavāžnīs, Koščuks. Viss kā no starta, tāpat arī tagad Andžejs Lebedevs ir fantastiski ātrs. Romāns Pavāžnīs vēl turpina cīņu par 2. pozīciju. Galvenais noturēt vismaz 3. Bet Pavāžnīs par to nedomā, viņš grib būt 2. Cerams, ka tehnika šoreiz vairs ar Pavāžnī nepievilst, tad joprojām Lebedevs. Aizviņa tālāk iet Andersens un skatāmies, ka Romāns Pavāžnīs, ko dara Romāns Pavāžnīs, viņš nāk klāt, ļoti nāk klāt, 2 apli ir atlikuši, un Romāns Pavāžnīs pa iekšmalu. Ai, šoreiz vēl neizdos, bet Pavāžnīs nepadosies, un varbūt šajā virāžā. Pavāžnīs! Nē, izmanto viņš nelielo pretinieku kļūdu, un pēdējais aplis startējis Lebedevs. Tālāk Andersens un Pavāžnīs var nenoturēt 3. pozīciju notur. Paldies Dievam! Romāns Pavāžnīs ir 3. un nāk klāt. Viņš nāk klāt arī Hansam Andersenam. Andersenam visu cieņu, viņš lieliski bloķē Pavāžnī. Un diemžēl Romāns netiek līdz 2. vietai Romāns Pavāžnīs. Bet aplausu Romānam Pavāžnī un labas sacīkstes. Lieliski cīņa Romāna Pavāžnī izpildījumā, un šīs dienas sacīkstes viņš noslēdz ar 7 punktiem. Bet Andžejam Lebedevs 14 no 15 iespējamiem. Fantastika! Šim puisim ir tikai 17 gadi, un viņš ir Daugavpils Lokomotīvas līderis. 17 gadu vecumā Speedwayā būt par komandas līderi, tas ir kaut kas neiedomājams. Bravo Andžejam Lebedevs, šajā braucienā uzvara 4-2, un summā mums ir 4 punktu pārsvars, un līdz ar to zaudēt mēs šodien nezaudēsim, to es jums varu garantēt par 95%, bet uzvarai mums vajag labi nobraukt pēdējo braucienu. 4-2 uzvara šajā braucienā, summā 44-40. Очень близок. Он максимально команда Роман Павāžnī. Они как бы сделали. Mēs gatavojamies tad pēdējiem 15 braucienam. Un jāsaka, ka tajā mēs nedrīkstam zaudēt ar vairāk kā 1-5, lai noturētu uzvaru. Mums vajag gūt vismaz 2 punktus, un tas ir reāli izdarāms, kaut gan pēdējā braucienā sastāvs ir ļoti spēcīgs. Tāpat kā bija arī 14. bet Andžejs Lebedevs pats sakās publikai. Mēram 6000 skatītāji šodien ieradušies uz tribīnēm, un Daugavpils Lokomotīvai ir labākais, ja nemaldos, apmeklējums visā Polijas 1. Speedway līgā. Vismaz bija kādu laiciņu iepriekš, un es domāju, ka šādi turpināt braukt apmeklējums noteikti nesamazināsies. Bet 15. brauciens pēdējais brauciens šīs dienas sacīkstēs startā. Mēs redzēsim Daugavpils Lokomotīvai Mikēlu Maksu un Kjastu Podžiku, abi braukuši nestabīli. Tas liek nedaudz uztraukties, un pretiniekiem Peters Ļungs un Dēvijs Vācs, abi līderi. Mums nav vislabākie spēki, jo Lebedevs šodien ir bijis labāks gan par Podžiku, gan par Maksu. Maks šodien ir atvedis Daugavpils Lokomotīvai 9 punktus, un tikpat atvedis arī Kjas Podžiks. Dēvijs Vācs pretiniekiem 8, Peters Ļungs 10. Ļoti labs brauciens sastāva ziņā, un es domāju, ka būs pamatīgs kapiņš šeit Daugavpils Speedway trekā. Vienīgajā Speedway trekā Baltijas valstīs, starp citu, bet tas nav tik ļoti nozīmīgi. Pirmais cēliņš tātad Dēvijs Vācs dzeltenā ķiverē. Otrais cēliņš sarkanā ķiverē Kjas Podžiks. Trešais cēliņš baltā ķiverē Peters Ļungs.
Un 4. cēliņš kārtējā Zviedru tikšanās Mikls Maks ar zilo ķiveru, un atkal viņš ir tupat blakā Ļungam. Viņu parasti arī pat startā stāv viens otram blakām, un jāsaka, Ļungs Zviedru dueļos kopumā šodien ir bijis labāks par Maksu. Tas nav labi. Cerams, ka šoreiz Mikls Maks būs spēcīgāks par savu tautieti. Gados krietni jaunāko Petru Ļungu, Mikls Maks gados tuvojas jau 5. 10. Bet tas netraucē viņam braukt joprojām augstā līmenī. Šobrīd redzamais Petru Ļungu, tad viņam baltā ķivera 3. cēliņš, Kjas Podžiks sarkanā ķivera 2. cēliņš, Mikls Maks zilā ķivera 4. cēliņš un uz 1. cēliņa ar dzelteno ķiveri mums būs Devijs Vats. Nu, Devijs Vats ir braucis labi, atskaitot vienu braucienu, kur dabāja 0. Petrs Ļungs ir braucis vienkārši fantastiski, atskaitot to reizi, kad viņam tika fiksēts pāragras starts. Nu ko, 15. brauciens, dāmas un kungi, aiziet! Manuprāt, pāragras starts. Bet mūsu ļoti labi aizbrauc no starta. Mikls Maks pagājis uz otru vietu, Kjas Podžiks cīnās par 3. pozīciju. Tiesnesis nefiksē pāragras startu, līdz ar to brauciens turpinās un pirmais ir Vats. Tālāk mums iet Maks, tikko Podžiks pagājis uz 3. pozīciju un tikai 4. ir Petrs Ļungs. Nu, ja tā viss beigsies, tad viss būs kārtībā, jānotur šis rezultāts un kas zina, varbūt vēl izdosies apsteigt arī Deviju Vatu. Ļoti labi pēc starta pārmaliņu izbrauca Mikls Maks. Un tas pagaidām mums liek justies droši vismaz par uzvaru šīs dienas sacīkstēs. Noturās arī Kjas Podžiks šajā virāžā. Ir skaidrs, ka Devijs Vats uzvarēs. Galvenais, lai mūsējā notur savas pozīcijas. Kjas Podžiks nosargās 3. pozīciju arī pēc šīs virāžas startēja pēdējais aplis. Un Daugavpils Lokomotīva pagaidām tur 3-3 šajā braucienā. Nu jānoturās. Nu, izskatās, ka noturēsimies pēdējā virāžā. Aiziet, Kjas Podžiks, viss kārtībā, 3-3 šajā braucienā un Daugavpils Lokomotīva nosargā ļoti svarīgu uzvaru turnīra tablā. Apsveicu jūs visus Speedway cienītājs Daugavpils Lokomotīvas fanus. 4. uzvara šo sezonu un 8 punkti mums turnīra tabulā. Savu uzdevumu šeit mēs esam izpildījuši, lai arī neuzvarējām pārāk pārliecinoši, bet vismaz mēs šodien uzvarējām 3-3 šajā braucienā, sumā 47-43. Tad šajā braucienā 3.9 Vatam, 2 Miklam Maksam, 1 Kjastam Podžikam, Petram Ļungam, 0. 3-3 braucienā, 47-43 sumā. Nu ko, īsumā rezumēsim šīs dienas sacīkstēs redzēto. Viss kārtībā, spriežot uz rezultātu tablo. Esam uzvarējuši ar 4 punktu pārsvaru. Nu skaidrs, ka bonus punkts mums nespīt, viesos mēs zaudēsim. Par to man šaubu nav, un es domāju, ka ar krietni vairāk punktiem nekā 4. Bet nu tātad rezumējums individuāli pa braucējiem. Mikls Maks šodien nobraucis vidēji labi, 2 uzvaras, 2 otrās vietas un arī 1 3. vieta, un sumā viņam 11 punkti. Jevģēnijam Karavātskim 3. Sakarīgi nobrauca Kjas Podžiks ar 10 punktiem, 1 Jaķislavam Ģerūtskim, tikai 7 Romāram Pavāžniem, 1 Ivanam Plišakovam un lielisks bija Andžejs Ļebidzos, viņam 14 punkti. Viesiem, ko mēs varam izcelt viesiem? Norberts Koščuks 7 punktus atveda šodien, nav slikti, bet nekas dižens. Andrejs Karpovs bija 0, viņam 0 punktu. Labas sacīkstes Devijam Vatam, 11 punkti. 8 punkti Hansam Andersenam. Atvainojos, ne 8, bet 10. 10 tātad Andersenam, 10 Ļungam, 2 Ruineram un 4 Cirenam. Paldies visiem, kuri šodien bija kopā ar mums. Mīliet, cieniet un baudiet Speedway. Man bija prieks ar jums kopā šodien sastrādāties. Nauris Matskevičs no Daugavpils un Andris Circenis arī strādāja jūsu labā. Šobrīd mēs vēl paskatāmies uz Andžeju Ļebedzovu, kurš šobrīd sniegs ekspresa interviju visiem uz stadionu sanākušajiem līdzekļiem. Viņam 14+1 punkts šodien, viņš bijis izcils un saņems pamatīgu naudas žūksni par šīs dienas sacīkstēm. Bet tas mūs tikai priecē. Paldies un visu labu! Es jūs mīlu, mīliet Speedway! Tiksimies nākamreiz!